prieks, ka mēs esam sanākuši šeit. Tā ir tāda viena no, principā, otra lielākā tikšanās. Pirmā, es tā uzskatu, kopienai bija Rēpaša Internata skolā. Skatos arī ir sejas, kuras bija tur. Mēs šodien diskutēsim un dalīsimies ar savām pieredzēm, ar savām sajūtām, kādas mums ir šeit dzīvojušiem. Un varbūt, ka, lai mūsu darbs diktētu ātrāk un produktīvāk, tad mēs varam jau uzreiz varbūt tās izslēgt savus mobilās ierīces. Un ziniet, kādu varbūt tās traucē. Man, piemēram, tas traucē, bet varbūt kādam netraucē. Tad mūsu darbi ir tādi ātrāk un ētāk mums iet. Man ir prieks stādīt priekšā Elita Eglīti, šīs mājas saimniece un mūsu amats novada saimniece. Šeit būs inspirētīgi. Jā, tad labrīt šorīt. Katrā ziņā šorīt man sajūtas braucot uz otro dienu fórumā ir tāds priecīgāks, jo vakar diena bija, protams, ļoti produktīva diena. Mēs uzklāsējām ļoti daudz gudru zinošu speciālistu par ārējušiem, no Vēstures muzeja, institūta, muzeju pārvaldes, valsts kultūra pieminekļu inspekcijas un viennozīmīgi visās runās izskanēja, ka ārējuši ir mūsu atpazīstamākais, slavenākais, Latvijā svarīgākais, Latvijas 100-gadē svarīgākais. Es droši vien kaut ko improvizēju, bet visās šajās runās izskanēja tādas bažas. Varbūt, ka es sajūtos tā, ka drusīgi bija tāda vēlme atrast kaut ko, kas tuvotos ideālam modelim, kurā būtu vislielākā drošība, vislielākā nauda, vislielākā stabilitāte un viss tas, kas būtu vislabākais. Mēs esam, jūs kopā, mēs šeit esam vairāk cilvēku uz zemes, uz vietas, kas saprotam, ka ideālā pasaule, šeit runās mācītājs Ainis, ir, bet uz viņu mums ir jātiecās, bet jādzīvo mums arī reālā dzīve. Un šodienas runās es gribētu tiešām sajust tos prieku, apstiprinājumu tam, kā ārējuša dzīve arī šodien, neskatoties uz finansiālām grūtībām, uz to, ka viņi ir pakļauti dažādām institūcijām, uz to, ko katra no institūcijām var viņiem darīt, jo ārējuša arī šodien, šajā brīdī ir dzīvi, viņi elpo, viņi gaida savus viesus, viņiem blakus ir viņu kaimiņi, lielāki, tuvāki, tālāk, kurus saucam visi kopā, mēs saucam par ārējušu kopienu. Un tieši to dzīvību un to dzīves elpu šodien ceru sajust, jo vakar es vairāk sajūtu, kas ir likumi, kas ir institucionālās problēmas, kā viņām ir grūti cīnīties mūsu mazajā valstī. Un tā kā, bet es domāju, ka abas dienas ir ļoti nepieciešams, viņas ir vajadzīgas no visiem viedokļiem. Un ir vajadzīgs šie viedokļi paust, un es ceru, ka šī diena būs ļoti veiksmīga mums visiem kopā. Paldies! Man ir tas gods šodien skatīties tur aizmugurē uz to karti, jo mēs arī, kas stāstām, kur tur bija jābrauc, tur aiz tās lielās garāžas vai aiz tās mazā pagrabiņa, un mums ir šeit studijā cilvēks, kas ir veidojis karti un vēlas dalīties ar mums. Un varbūt kaut ko mēs jaunu uzzināsim, varbūt arī mēs varam kaut ko ieteikt. Par ieteikumiem, mans ieteikums būtu, tā kā man te ir programmiņa, pēc kuras jāradās 15 līdz 20 minūtes. Es saprotu, ka dažam cilvēkam būs stunda un jā, piemēram, ja es kaut kādus tur rāņa lasījumus man būtu vairāk, bet cienīsim citus. Un tā kā mūsu darba stils, lai, teiksim, glabā šīs 10-15 minūtes. Un tad es lūkšu Elīnu Kalniņu pastāstīt par karti. Un es jau redzu pazīstamas sejas un arī no mūsdienām, tagadējiem laikiem redzu. Tad mans uzdevums ir pastāstīt par to, kurā daru no jums procesu, kurā jūs bijāt iesaistīti, jo ideja man dzima
Un kāpēc tā dzima? Es par to arī šodien gribu nedaudz pastāstīt, un kāpēc vispār es šo karti uzņēmos veidot. Man liekas, tas bija pats svarīgākais, kāpēc to darīju, kāpēc gribu par to noteikti šodien runāt. Tagad mans uzdevums ir žigli. Es vakar vienkārši gāju cauri visām materiālām un bildēm, kas man bija, jo es domāju, ka man ir svarīgi parādīt visus tos cilvēkus, kas šajā procesā bija iesaistīti. Tāpēc, ka bez viņiem nebūtu šīs kartes un arī ārēši tādi, kādi viņi tajā kartē redzami, nevarētu pastāvēt. Tāpēc ir uzrakstīju, saskaitīju, ar cik cilvēkiem es un Astra Reina, māksliniece, ar kuru kopā mēs karti veidojām, toreiz tikāmies. Visi bildēs nebūs, diemžēl, redzami, bet es ļoti ātri centīšos izskriet cauri, lai jūs redzat sejas, lai jūs redzat tos cilvēkus, kas šo karti faktiski ir izveidojuši. Priekš par to, kā šī karte tapa, tā nav manis izdomāta metode. Tā ir Lielbritānijā dzīvojošu cilvēku, faktiski 2 britu lēdiju radīta ideja veidot šādas kartes, kas saucas parish maps. Angļu valodā vārds parish apzīmē draudzes un vēsturiski draudzes tieši tāpat kā ārēšos, kur stāsts ir ap baznīcu centrēts draudzes izteiksmē. Veidot piederību kādai teritoriālai kopienai diezgan lielā areālā, kurai nav dabā iezīmētu striktu robežu. Tāpēc vārds draudze jau vēsturiski ir tāds, kas kādai vietai cilvēkus piesaista. Un tāpat ir Lielbritānijā un arī Latvija nav nekāds izņēmums. Lai gan jūs zināt, ka šodien ārēšu draudze ir sarukusi mazāka nekā tā bija kādreiz vēsturiski, arī tik daudz no jums vairs tā nejūtās piederīgi kā kristieši, kā kristīgas draudzes locekļi. Tomēr šis teritoriālais veidojums pārēšiem ir vēsturiski saistīts ar baznīcas stāstu, ar draudžu stāstu un ar to, ka cilvēki jutās piederīgi šai vietai, caur draudzēm. Tad tā ir kartēšanas metode, kas palīdz izveidot kādai vēsturiskai teritoriālai kopienai piederīgiem iedzīvotājiem tādu karti, kas atklāja savas dzīves vietas unikalitāti, tādēļ stiprinot piederības apziņu vietai, tās nozīmīgam izjūtu un cilvēku un vietas miedarbības radošo spēku. Un tas man likās tas, uz kā es uzķēros. Man likās, tādu karti es gribētu izveidot kādai vietai Latvijā, lai nofiksētu to, kā tad tiem cilvēkiem tur ir, cik lielā mērā viņi jūtās, ka viņi ir šīs vietas saimnieki, ka viņi ir šai vietai nozīmīgi, ka viņi šo vietu paši veidojuši, ka viņi šo vietu cēluši. Un man likās, ka vai nu tiešām ir tā, kā bija tajā 2010. gadā, kad es pirmo reizi izlasīju par šo metodi un uzzināju savās muzeoloģijas studijās, lasot tādu interesantu tekstu par ekomuzejiem, ārkārtīgi arī interesantu ideju, kas Eiropā dzīvo, pasaulē dzīvo, kur teritoriāli ir veidoti muzeji, nevis fiksēti kādai vienai konkrētai vietai klāt, bet, piemēram, visa ārēšu ezera apkārtne arī varētu būt tāds ekomuzejs, man šķita. Un tad es par šo metodu zināju caur vienu tādu interesantu analītisku rakstu. Tad lielā māte Google man palīdzēja atrast informāciju, ka tādas kartas ļoti daudz pastāv un ir Anglijā, un kā viņas tur ir tapušas, un kā viņas tur ir radušās, un ka viņu veidotājs, ir 2 tādas dāmas, Sue Clifforda un Angela Kinga. Viņām ir labdarības organizācija Common Ground, un viņu logo, kad arī kartas es uzliku. Viņas 1980. gados, jūtot ārkārtīgi lielu spiedienu, kas viņām likās nesimpātisks no patērētāju sabiedrības un visas šīs patērētāju kultūras puses, izlēma darīt kaut ko lietas labā. Un veidot iniciatīvas, kas dod tādu principienu šādām lietām. Proti, jūs labi saprotat, ko dara, piemēram, lielveikalu ķēdes. Tur viss ir ļoti līdzīgs un vienāds, un mēs pērkam tos produktus un dzīvojam ar to. Un lai arī lielveikali ir dažādi, tie tomēr ir lielveikali. Izzūd tas mazais, unikālais, katrai vietai īpašais. To var redzēt Cēsīs, to var redzēt Limbažos, to var redzēt arī Rīgā. Un daudzās pasaules pilsētās, un, protams, ka Lielbritānija ir izņēmums, tur tieši tāpat ļoti intensīvi
ir apdraudēts viss, katras vietas īpašais unikālais gars ar to lielo masu, kas stumjās virsū. Nu, tad šīs divas drosmīgās sievietes domāja, kā pret to nostāties. Un izveidoja šādu metodu, kuru viņas popularizēja Lielbritānijā un ļoti daudzās vietās Lielbritānijā. Es saprotu, ka vairāk simti šādas kartas Lielbritānijā tika radītas laikā no 80. gadu vidus līdz 2000. gadu sākumam. Un par šo metodu arī varēja uzzināt tur citi, tāpēc es zinu, ka arī Kanādā, Amerikā un Itālijā ir bijušas kopienas, kas ir veidojušas šādu kartu. Katrā vietā stāsts ir savādāks, citur, piemēram, kartas veidošana varētu sākties ar šādu fórumu, ka cilvēki, kas jūtas piederīgi kādai kopienai, sanāk kopā un nolēma, mēs veidosim karti un domā, kā mēs veidosim šo karti. Vai mēs aicināsim palīgā kādu mākslinieku, varbūt mūsu vidū jau ir tādi radoši cilvēki, varbūt pieceļās kājās kāds un saka, man ir mājās ceplis, es varu šo karti izveidot mālā un top karti mālā. Tā ir tāda cits nedaudz ceļš, nekā gāju es un kā mēs ar Astru kopā to darījām. Nu, tad, dzīvojot Cēsīs, protams, es jau zināju par ārēšiem arī iepriekš, un man likās, ka ārēši varētu būt ļoti laba vieta, kur pamēģināt tādu karti izveidot. Un kāpēc? Tieši tāpēc, ka ir šis ļoti daudzslāņainais, bagātais kultūrvēsturiskais mantojums, un ir cilvēki, kas tur joprojām dzīvo un līdzās, un man likās, tie ir interesanti saprast, kā tas ir. Bija 2010. gads. Bija laiks, kad ļoti daudz nācās dzirdēt visos mēdījos, ka Latviju visi pamet un visi gudrie cilvēki brauc prom, jo tad nevar dzīvot, ir tik šausmīgi grūti, ir krīze, ir tik slikti. Man liekas, vai tiešām ir tik vienkārši braukt prom? Vai tiešām tā ir? Kā tad īsti ir? Man liekas, ka šo kartu var nofiksēt vienu mazas Latvijas vietas stāstu un pateikt par to plašākai sabiedrībai, kā ir. Kāpēc cilvēks jūtas kādai vietai piederīgs? Kāpēc viņam tā vieta ir svarīga? Tas tad arī bija tas jautājums, ko tie klātesošie, kas procesā iesaistīti tika dzirdēja. Tas bija tas, ko es patreiz jautāju. Kāpēc jūs šeit dzīvojat? Kas jūs pie šīs vietas notur? Kas ir tas īpašais ārējušs spēks? Tad sākās tas viss 2011. gada aprīlī, starp citu 16. un 17. Tāpat kā šajās dienās. Mēs abas ar Astru izkāpām Zīperkalnā un sākās mūsu pārgājieni. Mēs bijām nolēmuši izveidot šādu karti, satikties ar cilvēkiem, kas šeit dzīvo, un jautāt viņiem, kāpēc viņi šai vietā paliek, nebrauc prom. Tātad Zīpari 2011. gada 16. aprīlī izskatījās gluži tādu pašu kā šodien, un tagad es ātri vienkārši jums bildes parādīšu, lai jūs redzat. Mums bija daudz skaista bilžu, Astra fotografēja, un mēs runājāmies. Jūs redzēsiet savējos. Tie, kas redzējuši karti, zina, ka šis ir tas dīķis, kur vanagu saimnieks gaida, kur pārlidojošie gūbi piestāst, tur Astra zīmē gūbis. Skudru saimnieks Andrejs. Tagad viņam ļoti skaisti saklops, tur viss, tad viņam izgāzies liels koks, tā viņa vectēva slavenā kūts, par kur viņš tur lielu rūpi. Ceļš tālāk uz mazajiem namiem, no kurienes cēlusies Almatas novadnieces, kultūrvēstnieces, rakstnieces Mālijas Vanagas mātes cilts, mazo ņamu saimniece, lielie ņami, lielo ņamu saimniece, brušu mūža, brušu pusmūža, vecā ceļu, kalna virgabaļu mājas ar saimnieku. Viņi gatavojās sulu kampaņai, virgabaļi pie šosejas un virgabaļas mājas slieksnis. Viss ļoti skaisti sakopts, rūpīgi un mīlētas mājas. Bērgs kalni, betes, stārķis, ko mēs visi labi zinām, ceļš no betēm uz ezermā, Vītoliņa saimniece ar savu sulīti sisi. Viņas skaistais kārtis, starp citu vēlāk par šo karti stāstot Britu padomes atbalstītajā pasākumā Laba daba. Šajā festivālā tad neliela fotogrāfija izstāde, kurā bija 20 fotogrāfijas. Arī šis kartis tur bija izstādīts. Viņš tika nočiekts. Šo bildi tur nočiekta. Viņš kādam ļoti iepatikās. Kāļu kalnu vienu
viņš vienmēr visur dežūrē pie pirmīs. Kāda tāds baznīca vēl iesprostota, ar iesprostotu zvanu, kas atklājās, tāpēc neskan vecais zvans, ka viņš tās saužās iesprostots zemītes, Rešezepils, Liepiņu mājas un viņu saimniece, jaunie skaistie Doži un viņu saimnieks ir meita. Tātad skats uz Ezerkalniem un tālāk ceļš uz Buļņiem, uz Veidzirnavām, ar seno vēsturi un Veidzirnavotāju lieldienās un Velkas kundze, Veidzirnavas saimniece, vai ceļš uz skolu un pirmās puķītes un Grabaša mūža, un tur skaistā vecā grīda. Otru pus ceļam ceļš uz Rozēm un Papardas 1, 2 un 3, Rožu saimniece, Papardas 1, tas ir pagalmas Papardas 1 un viņa saimniece, Pumpura mājas, ceļš caur mežam uz Ezerlejām, Sniedzes, un plaukst Bērzi un Ezerlīču saimniece mūlīgā, Bulkalnā, Bulkalna saimniece, Rīkstiņu dīķis, Strautmaņu dzīvojumā māja un viņa saimniece, brīnumainā pingvīnu pasaule ar visādiem jokiem, kas tur ir apskatāmi, Būliņu saimniece, Virgabaļu saimniece un viņas skaistās peonijas, Bērskalnu saimnieki savā pagalmā, Baltā māja, dažas iemītnieces, pārdomās par ārējušu garu, viņu brīnišķīgais dārs, Baltās mājas dārs, Drabešu mūžas kalpu māja, kur dzīvo 8 ģimenes. Satiku, te man ir tikai viena no dāmām, bet bija vēl daudz citas. Dārznieku mājas saimnieks, ceļš uz Kalna pūcēm, Kalna pūču gaidis, vecais ceļš uz Saltiņiem no Drabešu mūžas, te ir dzīvnieku kapi, pa ceļam uz Saltiņiem, te ir Saltiņu mājas un Saltiņu saimnieks Ivars, un Mārpuķītes zied, un tad jau suņuburkšķi ziedēja, un rekur Astra iebridus suņuburkšķos, viņam pieder visi zīmējumi šai kartē, un oriģinālie rakstītie, roku rakstītie teksti arī viņas radīti. Un lūk, īstā karte, kas godprātīgi tiek glabāta amatu mājā no tās atklāšanas brīža 2011. gada dienī. Nu, un tad ir šī te kartes stāsts pēc tam. Šī karte izpēlījās, pirmkārt viņai bija daudzi atbalstītāji. Bez amatas novada pašvaldības un Britu padomes. Vēl šīs kartes izveidi atbalstīja arī Nīderlandes karalistes fonds un Cēsu rajona lauku partnerību projektu sabiedrība ar dvēseli. 2011. gadā šī karte ieguva galveno balvu kā gada labākais projekts. Tad jūs redzat šīs kartes plakāta versiju, to, kuru droši vien visvairāk esat pieraduši redzēt, kuras izveidīja, nemaldos, ka toreiz arī nofinansēja Amatas novada pašvaldību, jo joma bija, ka katrai mājsaimniecībai, kurā mēs esam bijuši, tiek viens šāds kartes eksemplārs, lai ir mājās pie sienas kaut pielikt un apskatīties un labāk iepazīt savus kaimiņus un citus kopienas locekļus. Un es ticu, ka tas tiešām palīdzēja jums ārēsiešiem vienam otru labāk iepazīt. Vismaz zināt, ka otru pus ezeram arī dzīvo tādi un tādi cilvēki, kas domā līdzīgi kā es, vai jūt to pašu, ko es. Un es saprotu, ka arī biedrības ideja bija tāds turpinājums tam, kā karte. Tā kā es uzskatu, ka šī karte savu mērķi ir sasniegusi. Lūk, šobrīd pēc Evas Saltmanas ierosinājuma mēs mēģinām karti papildināt un no gandrīz kvadrāta formāta pārvērst taisnstūra formātā. Un jāsaka, ka tas jau labs ir izdarīts. Un jūs varat šajā kartē redzēt, ir parādījušās
2 mājas, kas 2011. gadā nebija apdzīvotas. Tās bija Kalna Dzērves un Dzērves. Kalna Dzērvē dzīvo Everstava ģimene, Dzērvē dzīvo Kokempārs. Lūk, tagad Dzērves ir iekšā ar stāstu par vilcienu, kas ir Dzērvju saimniekiem. Tāds kā, laika atskaites punkts ikdienā. Viņi neuztver vilcienu kā kaut kādu negatīvu piesitienu savai dzīves vietai, bet gluži pretēji kā tādu īpašu brīdi dienā, kad vilciens iet, viņiem pat ir viņa iecienīgā vieta, kurš viņi skatās uz vilcienu. Lūk, un Kalna Dzērvēs Evai ir arī daudz nozīmīgu stāstu, ko teikt par šo vietu. Viņa šo vietu uztver kā vietu, kur veidot savu dzimtu. Viņai ļoti skaists ozols, kas sargā viņas pirtiņu un viņu māju, kuru viņa aprunājuši un tad spēcīgi jūtas šo savu vietu kā savējumu. Un īpaši tās ir par Dzērvju kalnu līdzās, kas ir arī, acīm redzot, Devis mājām Kariņas vārdu vieta, kur vēl pirms jau Dzērvis jau acīm redzot izvēlējušās. Un joprojām Dzērvis šajā vietā pulcējās, tāpēc Dzērvis kalns ir iezīmēts. Un tad mums te turpinājumā bija doma, kā mēs aizpildīsim šo apakšējo stūri, kurš tāds diezgan pliks ir, jo īsti jau šajā vietā neviens nedzīvo, īsti nav ko ielikt. Un tad tagad tā sistēma mums te tāda, ka doma bija par Laiksdiņa ezeru, jo to ļoti daudzi ārēsieši minēja kā savu mīļāko peldvietu. Un faktiski vienīgo iespējamo, jo Ārēšu ezers ir publiski ļoti grūti pieejams uz peldēšanos. Un tad cilvēki ir ieraduši braukt uz Laiksdiņa ezeru. Tad vēl ir Ārēšu stacija. Tas ir arī unikāla vieta, jo maza stacija, kurā vilcieni piestāvi. Tie, kas tur gaida, mums ir iekārt un izkārt, lai arī varbūt 1 vai 2 cilvēki. Stacija ir savu sajūtu, ar senu skaistu bruģētu ceļu. Tātad šķiet nepareizā vietā šodien ielikt staciju, vai ne? Stacija sanāk šitajā pusē. Un Laiksdiņa ezers ir pirms šosejas. Un Laiksdiņa ezers ir pirms šosejas. Viņi varētu likt šeit. Nē, otrā pusē. Šeit? Nē, otrā pusē. Starp dzelzceļu šoseju. Vai šeit? Jā. Tā. Bet ko lai liek šeit? Ir idejas. Kuras tā būtu? Kur ir pie pāri dzelzceļam ir mājas? Bet pāri dzelzceļam ne, ir šeit. Likām kā vieši. Tur ir 2 mājas vai? 2. Jā. Šeit būtu dzelzceļam. Jā. Tad jāiet. Uz tām mājām. Kādās mājas sauc? Vienai 85 kilometrs un kādās otras ceļā. Tur bija tās rakstniecības, tur bija tā aina Vāveres kundze. Jā. Tā mājas, ka tur citi cilvēki dzīvo nepatējušo savu, bet tur dzīvo savu. Tur ir māja. Tā kā tur mēs vēl varam, tur mums vēl ir jāiet, jāpapildina. Lai tā karta izskatās. Un te ir arī izņemts ārā, kas ir beidzies. Gaidām mūžas stāsts, kas bija šeit Ļaviņājas baznīcas. Jā. Tā. Tik tālu mēs esam šobrīd, ceram tātad apmeklēt vēl tās 2 mājas un sakārtot to visu, lai tā karta ir tāda, ka viņi varētu lietot tie, kas vēlās apceļot amatas novadu un uzzināt vairāk. Un tā kā jūs paši redzat šo vietu. Un šīs Jū Kliforda, lai reiz teikusi tādu skaistu teicienu, kaut kur starp varavīksni un internetu ir kāda tev svarīga vieta, kas cenšas saglabāt piederību vienotajam veselumam. Tad, lūdzu, jūs varat uzzināt vairāk. Tie, kas varbūt nav ārēsieši, bet ir atbraukuši no kādas citas vietas un mēģināt veidot šādu karti. Es labprāt, arī Astra labprāt pastāstīsim, kā mēs darījām, kā jūs iedrošināt. Jūs varat tikai aicināt, uzdrīkstieties radīt karti vietai, kas jums ir svarīgi. Daudzīgi jums. Paldies! Paldies!
Jā, kur viņi ir? Es neizstāstu, es tiešām apsolījos pateikt. Tad vēl kāds stāsts turpinās ar to, ka pirmkārt Latvijas Nacionālajai bibliotekai bija interese par šo rokrakstā veidoto karti. Un no amata samatu mājas, tad, kad tur notika remonts, tajā laikā labi sakrita, karte aizceļoja uz Latvijas Nacionālo biblioteku un kādu laiku tur bija izstādīta. Tad pagājušā gada nogalē ar mani sazinājās. Pirmkārt, tad, kad karti izveidojām, es šo kartes plakāta versiju aizsūtīju šīm abām dāmām uz Lielbritāniju, lai viņas zina, kad arī Latvijā viņa metode kāds ir izmantos. Un Sju Klifordu man arī atbildēja e-pastā, ļoti jauki un liels paldies. Tad pagāja kādi 3 gadi. Jā, 3 gadi pagājušā gada rudenī man sazinājās Exeteras Universitāte Lielbritānijā, kur izrādās veids pētījumu par to, kā šī karšu metode ir palīdzējusi saglabāt Lielbritānijā unikālas vērtības, kas svarīgas viņu kopienām, dažādās vietās Lielbritānijā. Un tā kā Sju Kliforda bija teikusi, ka ir arī kartas ārpus un ir kādi kontakti, kā piemēram šis ar mani esošais konteksts caur e-pastu par to, ka šī karta ir arī Latvijā, tad viņi man uzrunāja, vai es piekristu piedalīties šajā pētījumā, kas nozīmē piekrist piedalīties Skype intervijā. Nu, tad tā Skype intervija, kas ilga apmēram stundu, bija dažādi jautājumi par to, kā tā karta tapa un kā tad cilvēki iesaistījās un kas pēc tam notika, vai kaut kas notika un ko viņi teica un kā tas viss tika risināts. Un tad es visu to stāstu izstāstīju. Nu, lūk, un tagad nākamajā nedēļā, aiznākamajā 27. un 28. aprīlī šī Exeteras Universitāte veido akadēmisku konferenci, kur tiks prezentēts šis pētījums un notiks arī izstāde, kurā karte tiks izstādīta līdzās citām kartēm Lielbritānijā, 2 kartēm no Itālijas un 1 kartē no Amerikas. Tur būs redzama arī mūsu kartes plakāta versija, jo to lielo failu es viņam aizsūtīju, lai viņi paši viņu tur izdrukā un noformē, kā viņi grib. Tā kā jūsu karte tagad piedalījās pētījumā, izstādīta Lielbritānijā, skaidrā latviešu valodā, visi tur var pieiet un visi par mums izzināt. Jā, bet kur tad mēs varam tik klāt jaunajai versijai? Jaunā versija, ka jūs redzat vēl tapšanas procesā. Es varbūt nokomentēšu tā. Tā karta, kāpēc mēs viņu vispār izdomājām arī tā kā publishināt un pilnveidot, galvenā doma bija tomēr arī padarīt kā turismu kartu. Līdz ar to kartē būs arī otra puse, kur ir praktiskā informācija turistiem par katru objektu, ar kontaktiem, ar pakalpojumiem, kāda ārēšos ir pieejama. Un līdz ar to, tad, kad karta būs pabeigta līdz galam un zīmējumiem, tad viņi tiks arī salikt, un viņi būs pieejami šeit, Amats novadā, Turisma informācijas centrā, biedrībā, biedrības pasākumos, izmantot, vēl sakot, gan vietējas nozīmes pasākumiem, gan arī mūsu turistiem. Es pagaidēju domāju par šo sanākšanu, vai šo sanākšanu kopā, domāju, kā jūs uzrunāt. Un kā man stādīties priekšā, kas es tāds esmu un ko es daru. Man liekas, ka uzruna būtu laba. Ārējuši patrioti vai entuziasti vai tie cilvēki, kuriem nav vienalga, kur viņi dzīvo un kuriem nav vienalga, kas notiek tajā vietā, kur viņi atrodās. Ja jūs zināt, ka mēs tādas teorijā mēs esam stipri, mums ir prakstā, klipā parasti. Mēs zinām ļoti daudz tādas teoretiskas lietas, ka kaut kur neatcerās savu vēsturi, parasti iet bojā. Kaut kur negodā savus senčus, parasti ar viņiem iet grūti un tā tālāk un tā tālāk. Un mēs tā varbūt reizēm domājam tā arī tā drusku piezemēt paši par sevi. Bet es tikko beidzu gandrīz es pabeidzu lasīt Alfrēda Bērziņa atmiņas par labajiem laikiem. Tas ir Latvijas sabiedrisko lietu ministrs Ulmaņa laika. Un man pārsteidz viena lieta. Cik tiem cilvēkiem ir bijis daudz, cik milzīgi ir bijis vēlēšanās dzīvot neatkarīgā valstī un cik viņi ļoti ir ticējuši saviem cilvēkiem un tam, ko viņi dara. Nevienā brīdī nav nolaiduši rokas
Un nevienā brīdī nav teikuši, mēs šito nevaram pacelt. Viņi ir pacēluši kaut ko neiedomājam. Un mēs pašreiz baudām tos augus, starp citu. Jo arī tad, kad viņiem bija koncentrācijas nometnēs un izsūtījumos, viņi nevienu brīdi nepārstāja ticēt, ka Latvija reiz būs brīva un ka mēs būsim saimnieki savā zemē. Un kad tas no mums prasa rīkoties kā saimniekiem, domāt kā saimniekiem. Un Āraiši ir izcila vieta un tā viedokļa, ka lai celt savu mūsu un savu pašapziņu. Es gan neesmu Āraiši iedzīvotājs, es drusku blakus novadā dzīvoju, bet tas nav nekas. Es teikšu tā, ka Āraišiem ļoti sen vēsture, un Cēsis bija kādreiz Āraišu filiāla. Vismaz no baznīcas vai no draudzes viedokļa, tad es gribu teikt, ka ir uz ko tiekties, vai ne? Jā, ja mēs runājam par baznīcu, tad Elīna jau drusku tā kā pieskārās par to parašu ideju, par draudzes ideju. Draudzes tās bija teritorija. Un visi cilvēki tajos laikos bija piederīgi draudzē, nebija jautājums. Tie, kas nebija piederīgi baznīcai, bija ārpus sabiedrības. Šobrīd ir drusku savādāk, un mēs esam viens no mozaīkas stikliņiem, jeb gabaliņiem visā sabiedrības kultūras, sociālajā un arī ekonomiskā dzīvē, starp citu. Un gribam mēs to vai ne. Un es esmu visur, kur man vien bijis iespēja runāt, uzstāties. Es vienmēr atzīmēju, ka es zinu divas izcils vietas, kur sabiedrība vai kur ir pareizi tas, kas oficiāli pārstāv sabiedrību pašvaldību vai pilsētas domu, izcili sadarbojās ar visiem, tā skaitā baznīcas, proti, tie ir Āraiši, jeb Amatas novads un Cēsis. Man ir drusku pieredze, ka es strādāju baznīcas uzņēmumā, kas apsaimnieko īpašums. Es esmu daudzījies apkārt par pasauli, un es apmēram par Latviju, un es tā situācijas zinu. Āraiši Amatas novads ir unikāls ar novada vadības attieksmi un izpratni par lietām. Es nerunāju par to, ka tās ir privilēģijas. Jā, tās ir privilēģijas, un tomēr tā ir izpratni par kopējo bildi, ja par to mozaiku, ko mēs saucam par sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Un man ir gods un prieks būt šeit par draudzes mācītāju. Jo es tā smējos, ka es saku, es pēc kaut kādiem 45 gadiem es atgriezies Āraišos. Es Āraišos baznīcās kristīs 3 mēnešu vecumā. Nostalģi, sentiments un tā tālāk, bet tam nav nekādas nozīmes. Un sagad, es esmu šeit, es nezinu, cik ilgi. Man nav mazākās nojausmas. Bet es jums gribu divos vārdos pateikt, kas ir baznīca vai kas ir draudze tajā izpratnē, ne gluži kartas izpratnē, bet tajā izpratnē kā gabaliņš mozaīkā no Āraišiem, jeb pa ezeru. Pēc 22. gada zemes reformas mēs esam palikuši ar 80 hektāriem zemes, mācītāju māju, veselu vēl dažām citām ēkām, kurus nespējam un vairs nevaram apsaimniekot, un baznīcu, kurai šogad ir 790 gadi. Viena no vecākām baznīcām Latvijā. Gribam to vai negribam, tā ir sastāvdaļa. Mēs viņu redzam vienmēr braucot garām. Tas tāpat kā Cēsīs. Mēs varam teikt, nevajag mums baznīcu, jaucam viņu nost. Iepši tas cilvēks mums paliek, un mēs vienmēr skatāmies, cik viņi ir tīri vai netīri. Cik viņi ir sakārtot vai nesakārtot. Un tas vairs nav tikai, es gribētu teikt, tā vairs nav to draudzes locekļu atbildība. Mēs nevaram teikt, ka tie 300 cilvēki, kas pieder Āraišu draudzē, pie tam, kas nedzīvo šajā apkārtnē, ir atbildīgi par to, kā izskatās baznīca. Es tam nepiekrītu. Es arī neesmu atbildīgs, tāpēc, ka pēc vidējā statistiskā rādītāja pēc 4,5 gadiem Āraišos mainās mācītājs. Man ir atpakaši 2,5 gadi. Pēc 2,5 gadiem manis te nebūs. Labi, es to otrs termiņš. Bet baznīca paliks, cilvēki paliks. Vajag mums viņu vai nevajag, tas nav mans jautājums. Tā ir viena no lietām, kas tāpat kā mums ir ezers, visas pārējās lietas, kas ir ap ezeru. Un, ja tajā izpratnē, kā Angļu lēdijas uzskatīja par draudzes teritoriju, tad jā, viņi ir atbildīgi par visu, kas tur tajā teritorijā ietilpst. Uz šobrīd mēs savu atbildību esam sašaurinājuši, es domāju, draudz un baznīca, uz
dievkalpojumu un svētdarbībām, kas notiek baznīcā. Vairāk mums nav jaudas, nav spēka un arī resursu. Vienkārši nav. Tāpēc, ka mēs dzīvojam 2015. gadā. Un pēc būtības tas jautājums ir mums visiem. Ko mums no tā vajag, ko mēs gribam un ko mēs negribam. Jūs prasīsiet man, es teikšu, ka baznīcai nevajag nekādus īpašumus, kurus ir jādēja tad, kad baznīcas mācītāji mūžus uzturēja, piedalījās pie baznīcas uzturēšanas. Es domāju, pie ēkas un arī pie visas tās garīgās dzīves nodrošināšanas. Šobrīd no vienas puses tā ir ilūzija, ka mēs uzturam sevi. Mēs dabūjam no īpašumiem naudu, mēs dzīvojam, mēs remontējam, izrādās, ka cilvēkiem to nevis nevajag. Mēs šobrīd atjaunojam baznīcas fasādi ar novada milzīgu atbalstu, bet mēs to atbalstu turam, rezervējam, sakam, ka mums pašiem ir atbildības savākt to savu daļu. Pretējā gadījumā ir pat tik radikāli uzskatu, un es viņiem gadrīz gribu pievienoties, ka, ja mēs nesavācam taisam to dodu ciet un pasaka, gaidām to brīdi, kad mums būs nauda, un ka mēs gribēsim nokrāsot. Kad mēs nevaram staigāt ar cepuru riņķi. Mēs neesam lūdzēji, mēs esam darītāji. Ja mēs gribam, mēs daram. Mēs gribam sakot āraišus, mēs sakopjam. Mēs gribam nodibināt āraišu biedrību, mēs sanākam skolā, kur ir iniciatīvas grupa. Un mēs domājam, ko darīt ar to vietu, kur mēs dzīvojam. Gribam mēs viņu sakot vai negribam. Atnākat, kad baznīcā vienmēr pastaigājat tur riņķī. Jūs ieraudzīsiet postažu. Caurus jumtus, kaut ko vēl bez jumta, tie visi ir pieminēti. Un visi teiks, ārprāts, kāda tā baznīca izskatās vispār, ko tie cilvēki te dara? Un es teikšu, pareizi, ko viņi te dara? Ko viņi dara? Kāda ir viņa atbildība? Kāda ir to 300 cilvēku atbildība un tā viena nabaga mācītāja, kurš nav pilnu laiku, bet strādā savu maizi pelnu kaut kur citur un iestrien te par svētdienu? Un tas jautājums paliek, kam to vajag? Nesakiet to nekur publiski, kur apstādīt lūdzu filmēšanu. Es saku, aplējam ar benzīnu un pielaižam uguni. Un būs taisnīgi. Nē. Un mēs smuku bagātiem un viss paliek. Un mums paliek tikai viena ēka, par kuru rūpēties un kopt. Tā ir versija. Lūk, un tāpēc es tā domāju, ka šodien ārēs baznīca 790 gadus svinēsim 2. augustā. Ir apsolījuši ierasties augsti viesi, mēs esam plānojuši kaut kādus pasākumus. 1. datumā mēģināsim norganizēt bērnu koncertu, nevis mēģināsim, bet esam sarunājuši par koncertu. Baznīcām būs arī, es to nosaukumu pareizi tagad var pat kļūdīties, bet būs afišs un tā tālāk. Mēs mēģināsim atzīmēt un pateikt, ka mēs esam 790 gadus ir uzturējuši šo vietu tādu, kādu mēs viņu redzam. Mūsu uzdevums ir, es tā domāju, ka mūsu uzdevums ir viņu padot tālāk. Saglabāt tiem, kas nāk aiz mums. Un tādā veidā es arī redzu ārēšu baznīcas vai draudzes vietu tajā kopējā mozaīkā. Mēs vairs neesam tik lieli un nekad vairs tāda nebūsim. Kā tad, kad bija draudzes, ja ārēšu draudzes robežojas ar cēsīm, un tur tālāk skujeni, uz popūsi ar līgatni. Jā, ķempiem un tā tālāk. Un Rītauzi, kur vēl tās robežas bija. Šobrīd tā vairs nav. Un tā arī, uzticamāk, tas nebūs. Nedzīvojam ilūzijā, bet baznīca kā ēka paliks. Baznīca ar ērģelēm, kurā mums gribēsies uz Ziemassvētkos ieiet, iespējams Lieldienās, varbūt vienā kādā citā vakarā, klusā. Un mūsu ideja, vismaz mana ideja tāda, šos 2 gadus, kopš es esmu ārēšos, un ārēšos arī tie ļaudis, kas tepat dzīvo, lielākoties arī ir tajā, ko mēs saucam par draudzes padomu. Mūsu ideja ir tā, ka mēs esam pirmkārt atvērta baznīca, sākot ar durvīm, beidzot ar vispārējo. Jā, ir mums kaut kādas ekskluzīvas funkcijas, kas ir paredzētas tikai tiem, kas pieder, ja tas ir pavisam cits stāsts. Sabiedrībai mēs esam atvērti, to mēs rakstījām kultūras ministrijas izsludinātā projektā, ka mūsu uzdevums ir atvērt baznīcu visiem, tad padarīt to pieejamu.
vizuāli, ja tā celtne izskatās labi, es gribu viņai ieiet. Ja viņi izskatās slikti, man tur nav ko meklēt. Bērns, kas nosmēdējuši drēbes vai sapratījuši zābakus. Lūk, tā ir mūsu doma atvērt, piedalīties visos iespējamos un neiespējamos pasākumos, kādiem mēs varam būt iniciatori, bet kādiem ne. Un ja mēs spējam kādam sniegt kaut ko drusku vairāk nekā šo vizuālo vēsturisko liecību, ar lielāko prieku. Jo ticiet man vai neticiet, ticiet man tāpēc, ka jūs tā domājat, nebeidzās viss ar dienasčo desu un dienasčo maizi. Nebeidzās arī tautas pašapziņa, nebeidzās ar ekonomisko stāvokli. Viņa ekonomiskais stāvoklis tik kaut kādā veidā norāda vai ziņo par to, cik mēs esam garīgi, veseli vai slimi. Un mums trūks patriotisma un lepnuma par to, kur mēs dzīvojam un kas mums pieder. Paskatieties pa logu un jūs sapratīsiet, ka mēs dzīvojam brīnišķīgā valstī, brīnišķīgā zemē, brīvi noteicēji saimnieki savā zemē. Brīvi pielūgt Dievu, brīvi arī viņu nepielūgt. Tā arī ir, zinām, brīvības forma, tā ir tad mūsu izvēle. Lai jūs paskaties pa logu, es nezinu nevienu skaistāku vietu par Cēsu apkārtni un pārējuši tai skaitā. Ezerpils, baznīca, tas ir kaut kas unikāls. Es nezinu, vai kaut kas, tie cilvēki, kas atbrauc no ārzemēm, viņiem vienkārši muti paliek vaļā un viņi pasaka, jums pieder kaut kas tāds, par ko mēs sapņot varam tikai. Mums tieši tās pieder. Mūsu bagātība lielākā ir. Ja jūs man jautājat, kas ir mūsu bagātība, tad man jāatcerās ir vecais stāsts par to, ka tad, kad iebruka barbari, tā nebija Roma, bet kādu no lielajām pilsētām, un arestēja sagrāva bīskapu un teica, vediet savus bagātības šur, viss, kas jums ir, un ko viņš atved? Viņš atved cilvēkus. Tas ir viss, tā ir mūsu bagātība, cilvēki. Tie cilvēki, kas redzot, domāja pareizi. Viņi bija savas vietas patrioti, savas zemes patrioti, viņi tā arī uzvedās, izturējās kā saimnieki savā zemē, nevis kā derēti gani, vai tā, kas ir paņēmuši šo zemi nomu uz kādu brīdi, un tāpat tā nav viņa. Tā ir mūsu vieta. Mēs par to esam atbildīgi. Un kā mēs viņu veidosim, tā viņa arī būs. Paldies, protams, Elites kundzei par tiešām atbalstu un jums visiem. Evai, jūs patiesībā skubināt mūs kustēties un organizēt un vadāt to, ko kādreiz darīja baznīca. Sabiedrisko dzīvi. Tieši tā. Un es jūtos, šeit es jūtos, es domāju, kā draugs mācītājs, es jūtos ļoti komfortabli. Jo es zinu, ka aiz mani stāv vara, tā jāsaka, laicīgā variāta. Drīkstības jautājums? Jā. Mums tagad starp citu paredzēta diskusija saistībā arī ar āriešiem un āriešu baznīcu. Un tās piebildošo teritoriju, tā kā ir jautājumi, ir iesūtīti, ja, bet no manas personīgi tagad es aizdomājos par vienu jautājumu, bet tas saprast arī ar iesūtīto jautājumu. Tātad atvērta baznīca, vai tā būs 24/7 variants? Atvērta baznīca. Kā piemērs Krimu. Varētu mēs mēģināt kaut ko tam līdzīgi darīt. Krimulds, piemēram, ļoti labi zinu, tāpēc, ka man Krimulds tie aktīvisti savā laikā to visu uzturēja, par to ir stāstījuši un tam līdzīgi. Mēs varētu riskēt to darīt. Bet pastāv bažas, ka mēs esam pārāk tuvu lieliem ceļiem un pastāv bažas no vandalismu. Protams, mēs varam iet to ceļu, kas saka, ka tad, kad baznīcā nozog Bībeli, tad mācītājs saka, tā ir anekdota, nevis anekdota, bet tas tāds pastāsts. Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem vairāk vajadzēja. Tad, kad aiznes kolektu naudiņu, saka, tad viņiem droši vairāk vajadzēja nekā mums, lai viņi ņem.
Es neesmu par to droši, bet baznīcu mēs turam atvērtu principā no aprīļa līdz oktobrim. Tikai mums ir jārisina jautājums par durvīm, jo mikroklimats baznīcā ir principā tā. Tajā brīdī, kad nāk komforta durvīm jābūt ciet, mēs vairs neko nedrīkstam veidināt. Tas nozīmē, ka mēs laižam mitrumu iekšā. Un visu vasaru baznīcas durvīm jābūt ciet, mēs nedrīkstam turēt vaļā, jo tas pusotru metrīgais mūris uzņem mitrumu. Tas bojā visu, ko mēs gribam bojāt. Un mēs ceram, ka mēs tagad ar fasādes projektu nobeidzot un arī ar durvīm kārtībā tiekot, mēs atrisināsim jautājumu arī par veidveru iekšpusē, jo nākošais, kā Agnes man palīdzēja uzrakstīt projektā, mūsu mērķis uz 800 gadiem ir perfekti sakārtot baznīcas iekšpusē, ārpus apkārt un vispārējais. Tas ir varbūt tā ir atbild uz jautājumu par atvērtu baznīcu 24/7. Es būtu par. Paldies. Jo mēs ar ģimeni braucam uz Krīmu. Jā, Tāpēc viņi ir atvērti. Kā? Bet te, teiksim, mums ir tā, ka cikos cilvēki pieceļās un 9 viņi atslēdz. Ziniet, āraišana ir ļoti īpatnēja vieta. Mēs nevaram iepakstīt ar pirkstu un pateikt, šitais ir āraiša centrs, jo te kur ir pašvaldība, te ir baznīca, te ir doktorāts, te ir kultūras nams un tam līdzīgas lietas. Ir baznīca, ir pašvaldība un vēl kaut kas nav. Un īsti tādu, man piedod vietējā ļaudis, mums trūks tā vietējā centra kodola, kurš varētu teikt, ka mēs rūpēsimies par šo vietu. Mēs atvērsim, mēs aizslēgsim, mēs laucīsim, mēs kārtosim. Tā ir problēma, ja mēs visi esam aizņemti savās ikdienas darbos, rūpēs un es saprotu to. Yes. Jā, sakiet, vai nav domāts, droši ir domāts, vai mēģināts, vai tas ir iespējams, teiksim, tas 79 hektārus notiekot? Nevis nav domāts, ir domāts par to, un ja jūs man prasat, es esmu par to, es kā baznīca, es tiešām pārzinu baznīcas īpašumus, visus ieskaitot mežus, ēkas, visus, kas, es nerunāju par ārēšanu, es runāju par visas Latvijas evaņģēlas luteriskās baznīcas īpašumiem, jo ikdienā es tieši to nodarbojos, mēs apsaimniekošam. Ja man jūs prasat ārēšos, es saku jā, pārbāt. Un tas lēmums ir kaut ko iegāja? Nē, lēmums ir, mēs esam juridiski pastāvīga organizācija, kas to lēmumu pieņem. Mēs zinām arī par jauniem subsīdiju maksājumiem. Mūsu pašu lauksaimnieks uz savu reiķinu teica, ka līgumu viņš turpinās ar draudzi. Mums ir iznomāta tā zemi. Anim 7 varam, tas nav nekāds noslēpums par draudzē izdevīgiem noteikumiem. Un tas faktiski ir galvenais mūsu uzturu līdzeklis, kas nodrošina to, ka tad, kad jūs ieiet baznīcā, tad jūs varbūt varat ieraudzīt sveces, varat ieraudzīt, ka mācītājs ir atnācis, varbūt tajā telpā, kur ir izkurināts. Un tam līdzīgs, respektīvi, garīgi par elektrību izrādās ir samaksāts un mēs esam palikuši parādā kādam citam vai tā. Tas nozīmē, ka mums 16. gadā šis līgums beidzās un doma ir vai nu par kādu lielu, vai nu ilgtermiņa nomu, vai mēs varam izskatīt jautājumu par pārtraušanu. Bet tad, kā zinā, būtu līdzekļi baznīcai. Būtu, jā, tā ir arī drusku, jā, es esmu tikai par to, jo, piemēram, tās ēkas mums ir 1600 kvadrātmetru ēkas. Zini, man neļaus samalot, viņi pastāstīs, kādā labā stāvoklī mēs dzīvojam visi tur. Tūlīt tā saprotas, visi. Un mēs sakām, mēs nespējam iznomāt vai izīrēt par tādu cenu, lai kaut ko sakārtot. No kurienes izņemt to naudu, ja viņas vienkārši fiziski nav. Un jā, un priekš kam kārtā? Es par to diskutēšu, priekš kam mēs tā klientis, jo tur būs konferenču zāle. Konferenču zāle prasīs izdevumus. Jā, viņu jāuzturēt. Viņa nebūs. Es vainu mums vajag šo. Tāpēc, ka viņa bija 16. gadsimtā pirmā ēka pa kreisi, bez jumta. Jā, mēs pirmā emocionālā sajūta ir vajag. Tā ir emocionālā sajūta, jo tajā brīdī, tev liekas, kādu cilvēks cēli, tur ir vērtība, viņi tur pieredzējuši tie mūri. Tad es saku, ko mēs darīsim ar viņu? Mums stāv tukšu mācītāju mūžu blakus. Viņi jau stāv pilnīgi reāli tukši. Tur jau nedzīvo neviens cilvēks. Tur jau nav šodien dzīvo tas cilvēks. Un es ne jau tāpēc, ka mums ir laba sadarbība un vēl, bet es kaut kā reizēm nesaprotu arī tos cilvēkus un to aiņu bāžu par to.
Mums mēs esam izgājuši par milzu sāgai caur tiem kapu svētkiem. Tādā sāgai pilnīgi, tad es savas dzīves, tā man dzīves, tad ļoti liela pieredze, mācība un vispārējais. Un tad ir tas jautājums. Tie ir baznīcas kapi, es gribu, lai viņus ir kopt, tur pašvaldība šobrīd ir tā forma, kas tur tās lapus grābst labāk vai sliktāk, un tur tās mājiņas atjauno kapličus un tur pievelk elektrību un ar to īstenībā tas sadzīvo. Bet tad, kad mans piederīgais nomirst, es tad gribu, lai viņš būtu draudzes kapos, bet nemocītājs lai man nāk pa vienu kundzi citu no citurienes izvadīt. Tas apjukums jau ir katra mūsu galvām, kamēr tās skaidrības nenostājas, tās mūsu pašu lietās. Mēs nevaram arī no tās baznīcas vadības prasīt, jo tad, ja visi cilvēki, kas šodien tur guļārēšu kapos, teiks, ka viņus izvada, mocītājs, jo tā ir mūsu kārtība. Mēs respektējam to kārtību, kāda ir mūsu šai vieta. Bet mēs gribam visas kārtības vienlaikus. Mēs gribam šobrīd katrs savā galvā kaut ko no laicīgā, kaut ko no baznīcas, kaut ko vēl no pārvispārīgā. Es domāju, ka šodien jau arī tā Elīgas tēma ar to sākās, ka tā skaidrība jau jādara mums katram pašam. Tikai tad mēs varam prasīt no tām organizācijām, lai viņas mums iedod to skaidrību. Tas, ka šobrīd mūsu ārējais draudzes nevar tikt ar šo īpašumu galā, tas ir pilnīgi neapšaubām. Viņi nevar tikt ar tik daudz ēkām galā, jo viņi vienkārši, arī tad, ja viņai kaut viena projekta ietvaros var uzlikt to jumtu, arī tas būs tikai tāds īsts pagājuma risinājums. Tas agonijas varbūt pailcinājums no tādu. Jo jautājums tiešām ir, kādu mācītājs pareizi uzstāv, ja mums visiem šiem cilvēkiem, kas šeit ar ārēju draudzi dzīvo, un tā nav tikai ārējuši kopieni, tie ir arī gandrīz visi Drabešu pagasti iedzīvotāji, arī lielākā daļa Amatas pagasti iedzīvotāji. Jo viņi visi pieder šai ārējuši baznīcas draudzei tādā jēdzienā. Teritoriāli Amatas pagastā nav kapi bijuši, un arī nekad nav bijuši cita baznīca, un visi tie cilvēki arī no tās teritorijas daļas ir ātuši. Tāpēc mēs esam, ārkārtīgi, es domāju, ļoti atvērti par to runājuši un diezgan bieži šobrīd šajā pēdējā laikā. Un tāpēc arī visādās formās mēģināsim šo jautājumu risināt, lai veidotos tie principi, tā skaidrība uz cilvēku galvās, lai mēs vienkārši pārāk neapjuktu tajā visā, tā globalizācija, tā ir arī tā milzīgā informācija. Tagad mēs saku, jo ir diezgan grūti saprast, vai ir jābrauc uz Indiju, vai varbūt jāiziet uz tiem veciem mozoliem, kas aiz ārējuši baznīcas. Īsti man nav skaidrs. Kur to skaidrību ilgāk rakst? Vienam liekas, ka viņi nāks tikai caur Indiju un kājām Gangālu, un tā man dzīvi glābs un kādam citam tur, jo tā globalizācija tā jau to nozīmē, ka ir milzīgi daudz informācijas un milzīgi jāsašķiro, bet mēs esam par to, lai mūsu baznīca būtu atvērta un par to, lai viņi arī pietiekoši daudz runāšu par to, lai viņi būtu sapstāti. Tiešām mēs varētu uz šo baznīcas 800 gadi šeit gan siltā, gan visvisādi mūsdienīgā un modernā labā baznīcā. Es arī gribu teikt, ka tā ziņā mums šobrīd ir labsadarbības baznītāji. Jā, un tad, burtiski noslēdzot to ideju par baznīcas atvērtību, tā doma jau ir faktiski tāda, ka mēs baznīcas lietojam svētdienās savām rituālu vajadzībām, ja tā jūs gribat. Ja tā mēs viņus pareizi definējam, pārējo laiku mēs viņu varam vērt vairāk koncertiem, visām jebkurām citām. Tas nerunā pretī, un tā tas arī ir, un mēs esam gatavi. Tikko mēs sakārtosim šogad Erģelē mazais remonts, lielais remonts maksā milzu naudu, bet tā nav tik milzīga, lai mēs viņu neapgūtu. Tikko tas viss būs kārtībā, mums ir ļoti laba ērģelniece, kas gan Hargavas novadā vada daļēji muzikālo dzīvi. Bet viņa ir piesaistīta šeit draudzē. Bet viņa ir piesaistīta, jo viņas vecais tādu pēdējiem. Jā, un Elita ir sakot nost, un ir jau domas par bērnu skoriem un ansambļiem un visādām tādām lietām. Ja vien tikai cilvēkiem to vajadzēs, jo vienā brīdī ir tā, ka jau uz koncertu atnāk tikpat daudz, cik ir, koristi ir 20 un klausītāji ir 20, tad kļūst neinteresanti. Un tad ir jautājums par to, vajag vai nevajag. Protams, ka vienmēr ir par to, būtu labi vienmēr par to pastāstīt, kad ir tāda lieta, noreklamēt. Tāpēc kā par mūsu 790 gadus pasākumiem, es te gatavoju kaut ko, bet tā visu, tā kā
mēs esam par to, lai baznīca ir vaļā, lai arī tās teritorijas un baznīca ir pieejams visiem. Mums nevajag, mēs neesam sienas kaudzes, mums nevajag, mums vajag tikai to, kas ir mūsējais. Un ja mēs varam, mums nepieciešams lietošanai, mūsu teritorija. Un ja mēs atradīsim ideju, ko darīt ar māju, mēs viņu sakārtosim. Bet sapratiet, ka mums nav ne morāli nekāda tiesība, piemēram, iegūt līdzekļus citur un ielikt viņu mājā, kur mēs nelietojam savām vajadzībām. Vai dotēt viņu? Kur tur loģika? Tas ir amorāli. Uzturēt, piemēram, zemīšu māju vai vēl kaut ko citu, remontēt viņu, un tā bilanci ir ļoti vienkārši. To jau visu var sarēķināt. Un jūs teiks, tāpēc jūs jau tā kā, jūs tad nesat garīgi un tam līdzīgi. Mēs esam gan garīgi, tāpēc, ka tiem garīgiem ļaudīm kaut kur tas fiziskais eiro ir jāizlāk no kabatas, tajā brīdī, kad ir jāsaka kaut kādas šādas lietas darīt. Un tad pēkšņi visiem aizmirstās, vai ne? Varbūt ir vēl kāds. Jā, vēl viens jautājums ir par Latvāņiem. Saprotu, ka, teiksim, norīkot cilvēku ar izskatu laikam, tur nav nekāda iespēja. Brīnišķīgi, bet varbūt tās vēl kombinācijā ar to norīkoto cilvēku. Es ievēroju pēdējās 2 vasaras ir vēlāk ļauja. Tagad jau tas Latvāns ir nopērts. Varbūt tās var to nobīdīt, viņš ņādrā. Jā, var to, nav problēmas, par to mēs varam darīt. Tas vienkārši viss, jūs zināt, kā tas viss, tā saimniecība veidojās. Bet, kas attiecās uz Latvāņiem, tad nav jautājums. Tas vispār nav apspriežams. Tas ir vienkārši jāizdara saulēcīgi. Viss. Tad viens no iesūtītiem jautājumiem, tas gan skar baznīcas teritoriju, gan arī visu ārējušu iedzīvotāju ilgus gadus. Es pats Ārmāns dzīvoju jau diezgan 30 gadus. Dzīves gan Cēsīs, bet es atceros, ka es kā puika gāju peldēties un brīvi gāju. Un es saskaitīju, ka bija vismaz 3 vietas brīvi pieejamas, kur mums jauniešiem neviens, neteica nē. Jā, tā bija arheoloģiskajā tagad muzeja parka teritorijā, 2 ļoti skaistas pludmales un arī, kas ir baznīcas teritorijā. Alūna. Jā. Pludmales nevarētu tā teikt, bet tā peldēties, jā? Es arī tur esmu peldējies pirmo līdzi, tur noķēris 7. klasē. Mēs nav tikai ģošu saimnieks, jā? Es gribu izteikt viņam milzīgi paldies par to, ka mēs mašīnu neiebraucam viņa teritorijā, bet atstājam uz ceļa, jo viņš ir sakops kaut kādu vidi, kur mēs varam, mēs tikai zinām, viņš nebarās un droši ejiet nepiesārņojam. Tā. Mēnesi atpakaļ, apmēram mēnesi atpakaļ, bija inspekcija no pašvaldības speciālistu puses, vadības puses, vai no baznīcas vadības puses. Tāda inspekcija mēs atstaigājām ezeru vienkārši kājām riņķī. Jo tā ideja bija par ko veidot, varbūt taku cilvēkiem, kurš staigi iet, kas nosēlās pie peldētājus. Un ko mēs konstatējām? Mēs konstatējām, ka ja mēs viņu atvērsim tik plaši, tad mēs viņu vairs nesavāksim. Jo Girts stāsta par pieredzi, Girts māja nosaukumu aizmirst. Jā, viņš stāsta, kā tas viss notiek. Es dzīvoju pie ezera Raiskuma, es zinu, kas notiek tad, kad ir publiski peldētāji. Tu pārvērcies par sētnieku, es atvainojos, pārvērties par pudeļlasītāju, karotāju un beigās arī vari saņemt fiziskus aizrādījumus. Lūk, jā, fiziskus aizrādījumus. Man ir, teiksim, tā mūsu doma ir tāda, ka tā peldētāja, kas ir nevis līdz Girtam, bet par vidu, ka mēs viņu varētu sakārtot, bet viņai nekad nebūs piekļuva tāda, ka mēs piebrauksim ar mašīnu, līdz ezeram, izkāpsim ārā, sakurināsim uguni, bet tur tālāk tā nākošā peldētāja ir samērā sakopta, jo mēs viņu sakopām pagājušā gada ar vienu nometnieku palīdzību, un ir tā, ka viņi nav ar grantētiem un bruģētiem celiņiem, bet līdz turienē aiziet var, un peldēties var iet. Doma par to, kas ir galīgi aizaugusi, ir mums pašiem, ka mēs vienkārši to savu celiņu pavilktu tālāk. Bet tas būtu celiņš, tas nebūtu nekāds piebrauc, mēs tur droši vien savējie vietējie cilvēki, tie, kas staigā, tie, kas dotos peldēties, droši vien atstātu ar sevis arī kārtību, iespējams, bet publiski mums nav problēmas atvērt. Mēs jau par to runājām un domājām, kur tad īsti tā vieta ir jautā. Man pirmā doma bija taisam vaļā 2
uztaisām divas baldietas vēstures, kur viņš bija. Tur divas bija. Es tur puiku atceros, tur kā mēs pirmo līdzekļu rādāšu 7. klasē. Lūk, un mēs esam aprobežojušies, pašreiz mums te būs papīru varēšu atrādīt vīziju, kāda mums ir ezera apkārtnē, mūsu pusē, lai būtu vienota ezera pili un muzeju, lai cilvēkus nebūtu kauns atliest, ka viņi saprastu, kur viņi iet baznīcā, iet apkārt baznīcā, aiziet līdz mācītājiem mužiem, tur arī apstājās. Jo tālāk sākās privāta teritorija, dzīvojamā māja, kamēr viņi nav pārvērsta publiski, tikmēr tālāk neviens ekskursijas maršrutā neiet, bet iziet cauri, viņi gar mācītāju mājas priekš un dodas atkal atpakaļ. Īstu diskusiju. Šķiet, ka no biznesa viedokļa un ekonomiskā viedokļa nav nekādas īpašas, nevaram nolēt optimismu, ka, teiksim, tiešām, kā Elīds teica, jumtu uzliksim un kaut kas notiksies. Kāds savus tās minimālās pieredzes, es teicu tiešām, ka ir, jāmeklē, būtu citam runāt, tikai ko teikt par savu mānu, bet, visticamāk, tomēr jāmeklē kaut kāds spicējs, kurš ir gatavs, un to arī, visticamāk, ļoti neviegli būs saprast. Protams. Bet varbūt tās, ka uzrodās kāds. Zināt, kas ir, mēs tieši, es nezinu, varbūt tā tas vienkārši ir, nav nejaušība. Es nedomāju, ka tās sakritības, ka mēs šeit sēžam, ka mēs šeit runājam, ka es ārēšos, vēl kāds ir, tās nav nejaušības. Tas nav nejaušības, ir likumsakrības. Tas ir mans uzskats. Un teiksim tā doma par to, ka jābeidz dzīvot ilūzijas par to, ka mums ir muiža. Ja mēs tai muižai neredzam pielietojumu, tad tai muižai nav nekādas vērtības. Ja mēs redzam, jau ir kāds, kurš saka, ka man šī ekskluzīvā teritorija, ezera krastā māja, kas šobrīd slikti tiek apsaimniekot. Vēl viena māja, kas ir drusku tālāk. Tās ir ekskluzīvas vietas, par kurām cilvēki kaut kur normāli sakārtotā vidē būtu gatavi maksāt pasakājumus summas. Ja kāds to redz tā un saka, mēs te vienalga, vai tas būtu pansionāts, privāts bērndārs, nezinu, pilnīgi vienalga, viesnīca, viesunams, es nezinu, visdolākās idejas. Ja ir kāds, kas to grib darīt un attīstīt, nākiet un runāsim. Manā izglītība, pirms es kļuvu par mācītāju, es esmu ekonomists, finansists un es kalkulatoru rīkojos brīvi. Rēķināt māku un cipariem ticu. Arī, starp citu. Tā kā es esmu tikai par to, bet, teiksim, idejiski pastāstīt. Redzat, šī māja stāv tur, forša māja 600 kvadrātmetri. Izceli, iedomājieties, ko mēs te varētu darīt. Jā, mēs iedomājamies. Parādīt, kur mēs ņemsim naudu un kā mēs viņu atpelnīsim. Tas ir vienīgais jautājums. Ja mēs nevaram atpelnīt savus ieguldījumus, tad tā ir ļoti turīga cilvēku kaprīze vai privileģija. Vecpiebalgs muiža aizbrauciet apstīties. Vācietis, kurš ražo Latvijā tentus, teica tā, savu naudu ieguldīšu Latvijā, gribu dzīvot vecpiebalgā un attīstīt ekoloģisku saimniecību, un man ir pilnīgi vienalga, cik tas maksā. Man ir nauda, un es to varu atļauties. Un viņš aizbrauc un izdarīja to. Bet tie ir miljoni. Jā, meklējam tā. Ok. Es esmu par. Baznīcas, tad es jums arī saku tālāk. Esmu Sijā pastorāts valdes priekšsēdētājs. Un Sijā pastorāts, ko arī nodarbojas ar baznīcas īpašumu apsaimniekošanu. Kāpēc? Ka baznīca kā reliģiska organizācija nedrīkst nodarboties ar saimniecisko darbību. Mēs esam Sijā, kas pakļaujās visiem valsts likumiem. Lūk, un mēs tā skaitā pārdodam arī tos īpašumus, kur baznīca ir lēmus pārdot, tāpēc, lai atbalstītu savas garīgās aktivitātes. Un nevis noēdot pamatsumu, bet dzīvojot no augļiem, precīzāk sakot, no ieguldījuma procentiem. Ieliekam iekšā studināja pastorāts LV, ka pārdodam ārēšu 79 hektārus visā būvē. Varam mēs ielikt. Mēs varam ielikt tādu studinājumu. Jā, mums būs garš process tam visam. Turbūt mēs varam, tas nav nevaram. Bet 16. gadā beidzās tā doma, tad mums tas gads tieši... Nē, mēs varam likt arī tagad jau un sākt jau risināt jautājumus. Mīļie cilvēki, mēs varam darīt jebko, mēs esam pilnīgi brīvi, mēs esam pilnīgi
brīvi darīt jebko. Mēs varam līdz šodien sludināt un teikt, ka no 16. gada tādu un tādu datumu tu vari dabūt to visu. Tik daudz, ka ir kaut kādas vidējas cenas, ir kaut kāda loģika, saprāts un tam līdzīgi. Jo šobrīd, ja kāds atnāks un teiks, zini ko, mēs jums dosim 100 000, piemēram, un visi uzreiz, 100 000 ir liela nauda. Un tad es jautāju, ko mēs par 100 000 varam izdarīt? Mēs par 100 000 nevaram sakārtot baznīcas iekšpuses. Vajag mums 100 000? Nevajag. 200 vajag? Nezinu, nemāk jums pateikt, vai 200 vajag vai nevajag. Vajag. Miljonu vajag, jā? Jā, bet pastarāts LV, tur tās cenas ir aprēķināts pārējiem. Ja mēs rēķinām paši tās cenas, protams, mēs viņus rēķinām pēc kāds princips ir. Princips ir vienkārši. Mēs, tāpat kā jebkurā tirgu, piedāvājums ir viena lieta, tirgu un darījums ir otra lieta. Es varu savai māju paksīt miljonu cenu, ja man ir ļoti pretī, kas to miljonu maksā, viss kārtībā. Un mēs tās cenas laižam lejā lēnā garā ik pa 3 mēnešiem atkarībā no tā, kur ir varbūt nolikt kaut kāda līnija. Ja tiek kaut kas pārdots, tas ir droši, ka tas aiziet visai luterāni, tātad, vai paliek tieši ārā baznīcai? Nē. Mūsu īpašuma tā sistēma, es esmu gatavs referēt par visu baznīcas iekšējo situāciju. To sistēma ir vienkārši. Ja mēs pārdodam kaut ko no savu īpašumu, mēs kopējā katlā iemetam 10%. Sakot, ka tā ir mūsu līdzdaļa par to, ka mēs arī uzturam baznīcas administratīvu aparātu un vispārējo. Un gal beigās rezerves vai drošības fondā ieliekam savus 10%, sakot, ka, ja kādam vajadzēs, pārējais mūsējais. Šeit ārēs. Tā nav, tur mūs neviens neko atņemt nevar. Ir iekšēji kārtība vienkārši, kas nosaka, ka īpašumu pārdodot, atsavinot vai izstrādājot meža izstrādi, mums ir 10% jāmaksā kopējā katlā izlīdzināšanas fondā, palīdzības fondā sekretāriem. Vienu jautājumu par šādām pārdošanām un pēc tam apsaimniekošanām. Es domāju, ka pārdodot jebkuru īpašumu, ir jāuzliek kaut kādu noteikumu, kas pēc tam arī tālāk notiks. No tā kā cēsīs ir pat labāk. Ir šīs ēkas izpārdotas, neviens viņas īstenībā neapsaimnieko ar cerību, ka viņi varēs tālāk dārgāk pārdot. Un tas bija. Tas ir bīstami, bet jūs saprotat, ka arī neviens līgums nevar reglamentēt to. Tā manā izpratnē ir valstis, kurās likumdošana paredz atsavināšanas kārtību, ja īpašnieks netiek galā ar savu īpašumu, tad viņam ir kārtība, kā viņu atņem un pašvaldību vai valsts realizē to pēc saviem ieskatiem un saviem plāniem. Nojauc, pārbūvē, atjauno, pārdot vienalga ko dara, bet līdz zināmai robežai nepieļauj respektīvi graustu veidošanos. Ja mēs pārdodam lielākoties baznīcas īpašumu, kas ir pārdot, tie cilvēki pērk viņus saimnieciskai darbībai, viņi nepērk viņus spekulācijai. Un tāda vismaz ir pieredze no visiem darbībiem, kas ir 7 gadu laikā notikuši. Mums nav neviena grausta palicis, tāpēc, ka nevis tāpēc, ka tie būtu ļoti izvērtēti rūpīgi pircēji vai arī līgumi, bet tieši tāpēc, ka tie cilvēki kaut kādu iemeslu dēļ viņi pērk saimnieciskai darbībai veiksmīgākai, mazāk veiksmīgai, bet attīstību kaut kādu tur notiek. Tā nav, ka, piemēram, pārdod māju un viņa tur turpina brukt. Man ir jāpārēc. Ne kaut kāda ideja, kā varētu sasniegt tos cilvēkus, kas līdzīgi kā jūs ir izstīšana baznīcā, iesvētīt valvā. Varbūt kādu sludinājumu, ka lūk, šajā gadā spījām, jūs īpaši gaidi. Ir cilvēki, es jums stāstīšu apmēram, man skolā, ir īpašāka tomēr sasaiste šo nekā ir. Datumi ir, mēs nemaz neesam varbūt tik tumši, cik izskatāmies no ārpuses. Mūsu datubāzes parasti ir elektroniskas, bet cilvēki migrē, kā mēs zinām, braukā, maina telefonu numurus un bēguļiem un kredītoriem, no bijušajiem vīriem un sievām, un maina telefonus adreses un tam līdzīgi. Mani pēdējais kurjos ir, es piezvanu cilvēkam un saku, labdien, Linda. Viņi man saka, es neesmu Linda. Kas vispār zvana? Es saku, Ainis Ozonis, ārvērs daudz mācīties. Sveiks, Aini, tu esi piezvanījis tam un tam. Es saku, kādā sakarībā tev ir šis telefons? Tā man ir tagadējā vīri iepriekšējā sieva, un es gadīju augstpēc ar visu krēsu. Es saku, super, vienkārši izcili pazīstam, un mēs pazīstam. Es gadīju, vienkārši, anekdotisks gadījumi, jūs nevarat iedomāties, kas notiekās tad, kad mēģināt piezvan pavisam cilvēkam, viņš ir šitas neeks, ko jūs meklējat ārprāts. Datubāzes ir diezgan nepilnīgas, tāpēc, ka tās ir radījuši cilvēki, kur ir aizņemti
bijuši, laikam, rokrakstus nav varējuši lasīt. Baznīcas metrika grāmatas ir tās grāmatas, kurās ir visi baznīcas vēsturi piefiksēti. Glabājās Cēlus arhīvā, Gins Plovis, iepriekšējais mācītājs to ir nodevis, ar domu, ka lai nu tās vismaz saglabājās. Es tur izmisīgi meklēju savu bērnu kristības stājas, viņas tur neinteredu, lai pats bija klāt, un man arī uzfilmēts materiāls par viņu kristībām, un es varu dokumentā to pierādīt, bet man papīra nekāda nav, un nav arī ierakstu nekāda. Tas tikai nozīmē to, ka visus šos laikus tas viss ir noticis, nu, kā sanāk. Grūti varētu mēģināt konsolidēt, ja saicināt visus ārēšniekus. Visus, kas uzskata sevi piederīgs ārēšu baznīcā, ārēšu novadam, ārēšu ezeram, kam tik tur vēlēt. Ja es varētu sadarboties ar visiem iespējamiem... Uztais prāt vētras koncertu. Protams! Uztais prāt vētras koncertu. Bet uz Pēters Zīgus nemaz tikai uz nebrauc, lai gan es gaidīju, ka Zīgus Pēters un tev ir atpakaļ uz vairāk. Nē, prāta vētrāks, ja viņš tieši mēs nevaram atļauties arī ar... Bet atļaujoties, un tad arī atļauties. Bija doma par 790 gadu svinībām, kad arī vajadzētu uztaisīt kaut ko tādu mega. Vienkārši noķert tos cilvēkus un no viņiem, es nezinu, ko izspiest, informāciju vai vēl kaut ko. Bet, zināt, man liekas, ka vajadzētu kā kādu sabiedrisku attiecību speciālistu padarboties, jo es uzskatu, ka es nezinu, tas ir man, es esmu vecs cilvēks, esmu tāds dīvaini uzskatu, ka es neesmu sociālos tīklos un draugos, es nekur neesmu, man jūs neatradīsiet. Es vienkārši principā, ja es neesmu, tad neesmu. Ne Twitterī, nekur. Bet vajadzētu kaut kādā veidā šito visu palaist un varbūt mēs... Tieši tā, biedri, tas pareizi. Nu, biedrība vispār ir izcils veidojums, kurā es vienkārši... Es staroju, ka mani tur uzaicināja kā baznīcas pārstāvis, un man ir gan cilvēkiem vienkārši tāds, tur višķi vairāk entuziasmi, jo viņi tāpat strādā, viņi tāpat ir aizņemti, kā es savos ikdienas darbos, bet viņi tomēr nodarbojas arī kaut kādu sabiedrisko darbu. Un pie samītas mēs tikāmies, un es vienkārši, cieņu, paldies. Vēl jautājiet, ja ir vēl kas jautājums, Mēs varbūt tās varam, ir arī lapiņas, un varbūt prātā ierakstam, un būs otrais diskusija vīlis, ja mazliet vēlāk. Paldies! Varbūt man arī radīsies kāds. Jā, ar ko biologiem asociējas ārēši? Mēs paskatāmies... Labi. Mēs iedomājamies ezeru, apkārt ir kaut kādi meža puduļi, nelieli, nav liela meža masīva, ir kaut kādas nelielas egļu audzes mazo upīšu gravās, tālāk ir vairāki dīķi, bebraine, ļoti interesanta biologiem, kā ideja vispār, purvainas vietas, nelielas upītes, arī grāvi, ja viņos stāv ūdens, ir interesanti. Un tad ir tas, ko mēs kā cilvēki vistiešāk pienesam, tas ir pagalmi, ēkas, ceļi, asfaltētie ceļi, zemes ceļi. Tā ir ļoti būtiska lieta tieši bioloģiskai daudzveidībai, tieši šādai kultūrai, vai kā ir ārējuši apkārtnē redzams. Pastāstīšu tālāk, kāpēc. Sāksim ar pašu ārējušu ezeru, kas ir viens no vairākiem ezeriem ezeru virknē, lielākais. Mums atpakaļ paskatoties ir lielais lazdiņš, tad ir mazais lazdiņš pāri šosejai. Un ezers īstenībā uz tādu kopējā Latvijas fona ir tāds vidēja lieluma, vidēji dziļš. Te ir vairāk izpētes bijušas, un ezeram ir konstatētas problēmas. No biologa viedokļa ezeram ir diezgan liels problēmas, bet tas arī, kā mēs skatāmies no kādas organismu grupas. Un tad jūs redzat, www.ezer.lv ir pierakstīts, ka kādreiz pūces ferma ir ietekmējusi ezeru. Tur šķiet bija 40 lielopu minēt, kas nav uz kopējā fona liela ferma, bet no šie notekūdeņi kaut kādā veidā ir sasnieguši ezeru, tas vismaz tā ir atzīmēts. Un arī Drabešu skolas notekūdeņi ir nonākuši ezerā. Un līdz ar to ezers ir bagātinājies ar barības vielām un tādam vidēji seklam ezeram, tas nav īsti labi. Ko arī vēlāk 2009. gadā ir bijis pētījums, kur varbūt jūs zinat, ir laists arī Zīves ezerā,
Un tur ir atzīts, ka ezeram ir vidēja ekoloģiskā kvalitāte, dažos parametros viņa pat ir laba, bet parasti tā ir, kad ja ir kāds parametrs zemāks, tad pieņem, ka šī zemākā vērtība ir tā, kas raksturo visu kopēju ezeru. Tātad ezeram ir vidēji, ir 5 kategorijas, šī ir 3. no augšas. Tā kā pa vidiņu. Un rudenī ir konstatēta arī zilauģis savairošanās, kas nav patīkami ne peldētājiem, ne pašiem. Diezgan dabīgs process atkal šāda tipa ezeriem. Ezers ir smilšaina dibeni, tas varētu patikt peldvietierīkotājiem. Un īstenībā pēc sava tā rakstura, pēc tipa, pēc šī dzidrā ūdens, pēc smilšainā dibena, šim ezeram vajadzētu izstīties vai nu tā kā Ūrezeram, vai Alaugstam, apmēram tā. Bet ezers ir sliktākā kvalitāte, jo šis piesārņojums ir bijis. Tā viņš neizskatās, un ir bijušas arī ūdens līmeņa svārstības, kas mums ir, mēs esam zaudējuši vienu retu sugu ezerā. 91. gadā inventarizācijā vēl tiek atzīmēta ezere, un kur ezerā var aizbraukt paskatīties, staigājot tādas kā adatiņas no zemes lien ārā. Ārējuši ezerā tā nav, tur varētu būt dažādi iemesli, gan šis piesārņojums, gan arī iespējams, kad šīs ūdens līmeņa svārstības ezeru bija atjaunot. Jā, te mēs to redzam. Ezerē tas ir tas augs, ko mēs uzskatām, kad ir izzudis. Un apakšā mums toties kaut kas cits atkal ir vietā. Tā jau daba nemīl tukšumu. Ir līdzītis. Pie baznīcas. Pie baznīcas augšā, kad tas līdzītis ir ar elšiem. Un pie elšu savukārt ir ārkārtīgi nozīmīgi, kā bezmugurkalnieku bērnistaba. To līdzīgi nevajadzētu iztīrīt, nevajadzētu grābt ārā, viņš izstās aizaudzes vasaras vidū. Tad, kad ēleši, tagad viņi ir nogrimuši, viņus neredzēsiet, viņi tūlīt sāks celties augšā, viņi pārziemo dibenā, ezeru, pēc tam viņi uzpeld augšā, un tad visu vasaru tādas ļoti asas audzes tur ir. Viņi ir kā bērnistaba bezmugurkalniekiem. Ārkārtīgi nozīmīga, ļoti liela loma tieši tās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Nevajadzētu iztīrīt. Otra nozīmīga suga, par kuru stāst, ka ir, bet varbūt arī nav, ir dumpis. Viņam īstenībā tas līdzis, kas tur mums pie Mezgisvalsts ir, tas, kur ir šīs niedras, tās niedraudzes. Bet ar niedraudzēm ir jāsaprot, ka viņām ir jābūt skaisti izropotām, viņām ir jābūt tādā mozaīka veida, viņām ir jābūt, ja tā niedraudze viņa paliks viena vesela, nepatiks. Dumpis jau saglabāsies, bet būs citas sugas tur. Lauči, dūkuri, kas perē arī ezerā, tiem nepatiks. Un uzreiz gribu teikt to ideju par ezeru apiešanu ar taku. Nožņaudzīt saknē. Nevajag ezeram iet uz rīņķi. Kā jūs iedomājaties, kā tie putni varēs tur izperēt? Ja gar pašu ezeru krastu mēs sataisīsim laipas takas, tomēr šī vērtība ir ezeram ar tiem ūdensputniem ir taču jauki, kad tas cekuldūkurs tur peld un viņi tik to var redzēt. Tā kā ar tādu ideju apiesim ezeram, tā ļoti piesardzīgi. Tas traucējums tomēr var būt liels. Jā, te bija kā kartīte, šeit bija jāparādās sākumā. Mēs redzam ļoti to mozaīku veidā ainavu. Un līdz ar to ir jāsaprot par tās dabas vērtības. Šeit nebūs tāds kā melnais stārķis, kuram vajag šausmīgi neskārtu visu cilvēku neietekmētu. Kur arī jums uzreiz pateiks, vai no dabas pārvalde, vai vēl kāda institūcija, tur jūs neko nedarat, neskatāties, neejat, neelpojat. Nē, ārēšu apkārtnē ir veidojusies miedarbībā ar cilvēku, ļoti ciešā miedarbībā. Un vesela rinda sugu ir ārkārtīgi atkarīgs no tā, ko jūs šeit darat. Un tieši atkarīgs no tā, ka jūs vispār šeit kaut ko darat. Te mēs pāriesim mazliet pie nākamā, kad mums vajadzētu būt dabiskām pļavām un ganībām. Ja jau cilvēks te ir tik ilgi darbojies, tad pļavas un ganības ir tas biotopu veids vai tā dzīvotne, kura mūsu klimatā tiek uzturēta tikai cilvēku darbību, pareizi cilvēku darbību. Un tagad, paskatoties lauka atbalsta dienesta karte, jūs redzat, ir tādi gaiši zaļi laukumi, un tad kaut kur parādās tādi spilti zaļi flankumi. Te piemēram, apakšiņā ir tāds laukums. Kaut kādu iemeslu dēļ
kādā no laikiem biologi ir atzinuši, ka tie ir bioloģiski vērtīgi zālāji, tie, kas ir tie spilgtāki zaļie. Par pārējām teritorijām tās nav šīs bioloģiski vērtīgās, tās ir lauksaimniecības zemes, kuras ir kādā brīdī intensīvi apsaimniekotas. Un īstenībā ir ļoti žēl, jo pie Ārēša ezera pils īstenībā ir šie bioloģiski vērtīgie zālāji, bet kaut kādā satiksmēs ar institūcijām un šī ziņa nav nonākusi, tas būtu jāizdara. To ir iespējams? Jā, to ir iespējams ielikt. Īstenībā žēl pagājuši, bet kaut kā es nebiju šo kartu redzējusi. Jo visi taču zina, kā Ārēšos ir tā vērtība. Tā īstenībā ir vienīgā, jo es arī tā nevaru iztēloties no savām darba gaitām Ārēšu apkārtnē, kur vēl tāds bioloģiski vērtīgs pļavas pēc tās definīcijas, kas mums ir, būtu saglabājušās. Par to pievienošanu. Jā, šeit var redzēt mazliet, tie sarkani iezīmētie laukumiņi ir Ārēšu ezerpilī tās vietas, kur ir šie bioloģiski vērtīgie zālāji, ar brīvroku zīmēts. Elšu audzīti augšā zaļā un miedraudzes, kuras vajadzētu uzturēt tādas mozaika veidi, ja būtu iespējams. Un tad par tiem bioloģiski vērtīgiem zālājiem. Es uzreiz saku, manuprāt, ir diezgan maza iespējamība, ka jums vēl kaut kur šeit Ārēšos kaut kāds būtu paslēpies tāds skaists zālāja gabaliņš. Bet varbūt. Viens ir, ka šīs ezerpils pļavas ir jāpievieno datubāzē, lai par viņām arī varētu kaut kāds atbalsta maksājumus saņemt. Otrs ir, kad jūs varat pieteikt pārbaudē. Latvijā ir plānota biotopu kartēšana vai dzīvotņu kartēšana vai mežos, pļavās, laukos, ezeros. Tad Vislatvijas pasākums no 16. līdz 19. gadam, kuru iepriekš tiks atlasīti pēc noteiktiem parametriem, gan meža gabali, gan lauksaimniecības zemes, gan viss pārējais, kas vien ir nepieciešams un tiks sūtīti eksperti. Dabas pārvalde ir izsludinājuši šādu aicinājumu līdz 15. maijam pieteikt tos gabalus, kurus jums liekas, ka jums būtu ārkārtīgi svarīgi, lai kāds eksperts apskata. Jūs, protams, varat arī šogad uzaicināt ekspertu kaut ko samaksāt viņam, bet ir izdevīgi pagaidīt, jo šis arī lada maksājuma cikls jau ir uzsācies, tā kā jūs neko nenokavēsiet, ja jūs pagaidīsiet nākamo gadu, tad tas notiks par valsts līdzekļiem. Ir cerības, ka notiks, vai es nekāpēju. Bet pirms piesakat šādas platības ir mazliet jāpavērtē. Tur tiešām ir svarīgs šis indikātoru sugu skaits, lai tās 5 būtu. Sugas ir ļoti pazīstams īstenībā, tur salturēna, gaļbīgs, tādas, mazliet viņai paskatīties pirms rakstīt šo pieteikumu. Un dabas pārvaldes mājaslapā ir iespējams atrast. Arī uzraksta Google BVZ pārvalde. Jā. Atgriežoties no ezera piekrasts, atpakaļ. Ezers ir šausmīgi eitrificēts. Viņš ir bagātinājies barības vielām zivīm, tur ir labi. Ezerenē, kurai vajadzēja nabadzīgas ūdeņus, ir slikti. Var dažādi skatīties. Bet ir dažas vietas un dažas sugas, kurām vajag, lai tas viss ir bagāts, lai ritīgi tur vilkvālītis aug, lai tur ir tāda mozaīka, tur viss ir aizauts ar kaut kādiem ūdens augiem. Un ūdens vistiņi ir viena no tām sugām, ar kur mēs varētu lepoties. Tas nav rēts putns, Eiropā ir samērā bieži sastopams, bet viņa izvēlās tādus bagātīgus dīķus, kur var slēpties, un ir konstatēts, ka viņai pēdējo gadu laikā ir apmēram 30% tā populācija samazinājusies. Viņi ir maz, viņi paliek arvien mazāk. Viņai gan arī ir ļoti slēpts dzīvesveids. Ārēšos ir brīnišķīgi iespēja apstāties pie skolas lejā, kur ir dīķis, apstāties ceļamalā un paskatīties, tur viņa tālu. Vai arī tad, kad saug šīs tie ūdensviedi ar visu, tas viss ir zaļš, tad vajag skatīties, kur tādas staciņas ir izpeldētas. Viņi kaut kur tur pa tiem krūmiem, pa tām vilkvāju joslām, kur staigās. Tas ir tas, ar ko mēs lepojamies, kas tad mums ir tais ārēšos. Droši vien vēl kādā dīķī ir, es vienkārši neesmu redzējis tos ārējos dīķus tā. Jo tas dzīvesveids ir slēpts, bet tas, kas mums nav atkal savukārt, mums nav šādu, piemēram, kā apakšā tā upes micīta. Ja tur lejā pie ietekas Gaujā Rakšupē viņi ir, tā ir strauja upīte ar strauja tecēm, ar augstu ūdeni, jā, tur nāk vairāk avotu.
bet reāli rakšot iztek cauri no Lazdiņa, nāk cauri pa tiem. Cits pa Simtupu sauc derēs arī Simtupu rakšot, tam nav, tais kartais mazliet tur ir sajaukt. Jā, viņa paliek lielāka tad, kad viņai šis jungas strauts pienāk klāt, bet reāli viņai vajadzētu būt kā labai upītei arī tepat zem tā vanagu dīķa. Diemžēl ir gadi, kad viņi ir pilnīgi sausi. Tāds dzīvnieciņš, kas ir tāds, naga lieluma, ja? Viņš nevar izdzīvot, viņš var pāris dienas varbūt sausumā. Tā ir mūsu atbildība, ko mēs varam regulēt šo lietu. Mēs varam skatīties mazliet vērīgāk dabā un redzēt, tomēr, ka kaut kas tur tajā, nevar tā iedomāties, ka tas ūdens ir vajadzīgs man, un ka tur lejā viņš varētu arī nebūt kādu laiku. Ir sugas, kas ir ļoti atkarīgas no tā. Mazliet. Nākamā vērtība. Koki, jebkādi koki, alejas stādījumi, vecie koki, kuriem ir žuburaini zari lieli, kuriem ir liels vecums, kuriem ir iespēja dobumiem veidoties. Tā ir galvenā vērtība, kas ir šādai mozaīkveida ainavai, kas ir jāsaglabā. Tur vispār nedrīkst būt diskusija, cirst vai necirst. Necirst, ja to var izdarīt. Ja krīt cilvēkam uz galvas, protams, ir jācer, bet ir 3 reizes jāizvērtē, vai tiešām to vajag. Kāpēc? Tā ir atkal kaut kādu sugu dzīvotni, par kurām mēs varbūt nemaz nezinām. Cilvēks smadzenes ir iekārtots tā, ka mēs neredzam to, ko mēs negribam, vai to, ko mums nevajag tajā brīdī, vai kam mēs nepievēršam uzmanību. Un tad vēl, protams, kā kultūrvēsturiska vērtība, par ko es neko nezinu. Parādīšu vienu piemēru, kāpēc tā tas ir. Augšā ir, tas ir Kāļu kalns, Dabas aizsardzības pārvaldē tur ir birojs, es tur kādu laiku sēdēju, un bēniņos vasarās ir sikspārņu augļu kolonija, kur sikspārņu mammas audzē bērnus. Apmēram 30 gabal šīs mammas savācās vienkopus, tie skursteņi mums tur smuki pusvasaru dzīvo, kamēr bērni izauga, un tad viņi visi izlido un pazūd no turienes. Viņiem, visi sikspārņi Latvijā ir kukaiņēdāji, viņiem ir jāmeklē tādas vietas, kur ir pēc iespējas vairāk kukaiņu, lai viņas visi var pieēsties un doties atpakaļ barot tos mazuļus. Labākā vieta ir pie ūdeņiem. Tuvākais ūdens tāds, pietiekami liels, mums ir Āraišu ezers. Un tad šeit ir izzīmēts tas sarkanais ceļš. Kā tad viņi tā kā dodās uz to Āraišu ezeru krēslā? Jo viņām ir ļoti svarīgi izlidot pietiekami laicīgi, tikko sāk satumst, lai paspētu aizlidot, pabaroties un tad atkal doties atpakaļ. Pirms ir pavisam lielā tums, jo pa nakti ir kaut kāds brīdis, kad viņi atkal atpūšās un un arī kukaiņi nelido. Un šai gadījumā viņi izvēlās to ceļu pa lieliem kokiem, pa stādījumiem no sākuma, tur var redzēt, viņiem iet labi. Tajā vietā, kur tā kā met loku, šajā bildē nav veiksmīgi, bet agrāk bija tā, ka ar to brāvi tur bija lielāki koki, un savukārt ar ceļu viņi bija tādi ļoti maziņi. Tam sikspārņiem ir šausmīgi svarīgi lavīties gar kokiem, izvēlēties šīs lineārās struktūras, kas ir tajā ainavā, un tiešām viņi pilnīgi kopē visu to ceļu. Ja mēs tagad izdomātu, jo tie koki nevērtīgi, viņi izskatās, tur ir kaut kādi vērzi, kaut kādi štrumpi, tādi saukši, kaut kādi augsnīši. Nekas tāds, kas liktos, tie nav ne diškoki, ne ozoli, kas tur pat tās blakām palēja iet. Bet reāli tiem dzīvnieciņiem tā ir ārkārtīgi nozīmīga vērtība. Viņš vienkārši netiek uz to savu barošanās vietu, vai viņam tā tikšana ir nedrošāka. Un mums ir jābūt ārkārtīgi vērīgiem dzīvojot uz vietas, lai nenodarītu skādi pirms mēs esam vispār sapratuši, ko mēs darām. Tāds piemērs. Jā, un otra lieta, atkal par sikspārņiem. Tas man ir hobijs, tāpēc tie piemēri no sikspārņu dzīves. Mēs nodrošinām brīnišķīgas apstākļus ziemošanai ar saviem pagrabiem. Ja vien mēs viņus uzturam tradicionāli, atstājam ventilācijas caurumiņus, nebaidamies viņus negrauž kartupeļus. Tā ir iespēja arī pētniekiem uzzināt par šīm sugām. Un par ārēšiem īstenībā nekas nav zināms. Ir zināms tikai, ka vasarā ir Kāļu kalnā, ka pālēji pa nakti tur lido, un baznīcā kādreiz ir atzīmētas
Sikspārņu tornī. It kā vasarā, tas varētu būt arī kaut kāds mammu kolonijas. Bet tikpat labi, tas varētu būt arī domājainajos kokos. Tā kā. Tas, kam vēl mēs nodrošinām ar saviem pagalmiem un tādu tradicionālu saimniekošanu dzīvesvidi ir putni. Pavisam normāli mājas čurkstas, bezdelīgas. Ja jums bija govs un tagad nav govs, redzēsiet, samazināsies bezdelīgas no 5 pāriem uz 1. Ciela viņas paliks mazāk pagalmā. Nu, tā tas notiek. Un, piemēram, ko no manām nakts gaitām šeit ir gadījies sastapt ir ezis, vienmēr pagrieziet ezi otrādi. Paskatieties šitiem uz vēteri. Ja te būs brūns, mums varbūt būs otra suga. Kāpēc tas ir interesanti? Es nezinu. Bet jūs nezinājāt, ka esi jāgriež otrādi. Jo mums ir grūnkrūtainais ezis arī Latvijā sastopams, un tā ir ziemeļu suga. Mēs īstenībā nezinām, varbūt viņš ārēšo saviem, mēs par to neko nezinām. Īstenībā neviens to nav teicis, un pētnieki ir ļoti maz. Tas būtu tāds uzdevums vietējiem, skatīties, kas jums ir, interesēties, noskaidrot. Kur jūs vispār varat noskaidrot? Šitai kartītei vajadzēja būt ar kādiem punktiņiem par apkārt par sugu apratnēm. Diemžēl sistēma, kurā uz šīm 4 dienām nestrādā. Bet ir tāda dabas datu pārvaldības sistēma Ozols, kur dabas pārvalde ir uzsākas reģistrēt visas sugu apratnes, gan vairāk domājot par aizsargājumām un retām vērtībām. Un bez ielogošanās, tur jums ir pieeja, jūs neredzēsiet, kas tur varbūt dzīvo, bet jūs redzēsiet, ka jūs īpašumā ir kaut kas vērtīgs. Apakšā te ir, nav redzams, šeit ir tāds teksīts jāieliek kadastri un meklēšanā, paņemot meklēšanu, ierakstot savu kadastru numuru, tā sistēma jūs aizvedīs uz to vietu, tad vienkārši pieturinoties attālināties un paskatīties, vai jūs īpašumā kaut kas ir pieregistrēts. Un tas bija oficiālās, bet īstenībā, uz ko es ļoti aicinātu jūs dalīties ar to, ko jūs redzat, jautāt speciālistiem. Mums beidzot ir tāda iespēja jau gadus 4 dabas datu LV, kur jūs varat iesūtīt savu fotogrāfiju, kaut vai telefonu uzņēmumu, un pajautāt, vai arī dalīties, kad manā pagrabā ziemo Sikspārņi. Pielieciet bildīgi klāt. Jums nāks atpakaļ pirmkārt kaut kāda saiti, jūs sapratīsiet, kas notiek citur, ka jūs neesat vieni, jūs uzzināsiet, kas tas ir. Ja jūs kaut ko pazīsiet, jūs varēsiet vairāk saprast, kas notiek apkārt. Jā, un te ir dažas adresītes, kur var paskatīties, ir kaut kāda interese, kuras es ikdienā izmantoju klāt, tāpēc es saliku kaut ko vairāk uzzināt par to. Jā, es domāju, ka apmēram tā ļoti ātri, tas minūtes tik maz, ka varbūt mazliet nekonkrēti, jo īstenībā par ārēšanu ir pamats to pētījumu. Ir tikai tāda epizodiski, kāds eksperts izskrien cauri un kaut ko ierauga un pieliek ķeksīti. Es varētu būt eksperts, es redzēju bērnus tur daudz bet es jau gribu uzreiz teikt, nevajag arī tā ļoti pieiet tā. Tai dabas aizsardzībai nevajag no viena grāva otrā. Nav tā, ka bebrus tur nevajag šaut vai nevajag kokus zāģēt, vai tagad māju nedod Dievs, ka neremontēsim, tāpēc, ka Sikspārņi dzīvo. Nē, vienkārši ir forši to darīt, rēķinoties ar tiem kaimiņiem, kas mums ir blakus. Bet kā jūs uzskatāties? Mēs esam ārēšanu, vai sadzīvot visu gādību? Es nezinu, tas jums jāsaka. Nevaram. Mēs tā esam mēģinājums. Jā, ir labi, ja jūs varat sadzīvot, jo jums būs vairāk to nišu, jo jums būs vairāk sugu iekšā. Jo tas liecinās par labāku vidi, bet ja jūs nevarat sadzīvot, tad viņš jāēd nost, un tur galīgi nav ko vispār pārspriest šo jautājumu. Nedodās. Par kļavām. Tad, ja 30-40 gadiem var sagaidīt, ka tā brīvis ir kolkos kļava varētu pārtakt par... Tas ir atkarīgs no vietas, no apstākļiem, no tā, vai no kurienes ienāk cugām. Ja ārēšu tā, piemēram, Bezerpils, tur, kur starp grupām ir, tā visticamāk varētu ātri pārtakt. Viņiem arī pārtakt labāk paliek, kur kādreiz graudu audzētu apalkungs stāstīja, ka tur ir, skaisti labīgi pirumi.
Un tās labās malas ir bijušas tikai pašas slapjākās ezera palīdzības. Tās sugas tur velkās uz vidu, ja viņi pareizi apsaimniekos nākotnē, neuzturēs kā mauriņi, bet ļaus, teiksim, reizi gadā, un arī nepārāk vēlu, kā nosacījumi liek darīt, kas arī nav pareizi. Ja viņi tā cilvēcīgi apsaimniekos, jā, tad tur saveidosies, bet, piemēram, man liekas, es plati braucu kaut kur uz Dzērļu pusi, kaut kādi lielie tīrumi tur ir. Bija pieteikti skatīties kā bioloģiski vērtīgo zālē, tur nav cerību, uzreiz var pateikt. Paukuri ir ļoti skaisti, viņi nav pietiekami granšaini, jo, teiksim, uz Vidzemes pusi varētu būt, kur ir granšaini paukuri, kur ir kaļķaināka tā augsne, un drusciņi, tāda neitrālāka reakcija, bāziskāka drusku. Tur nāks sugas un ar laiku tie paukuri pārvērtīsies, bet ja tā augsnīte ir diezgan skāba un nabadzīga, tur nebūs nekad. Nekad nevar teikt. Vai kaut kur mums iet šeit, bet mums ir apsties? Tuvākās nekad nav izdevies šeit vicēm Tagad braucot ārā no ieritiem pretī dārzniecībai. Tā kā otrā pusē Zeķīte. Man tās priekšas, ka vicēm neziet zeltēnās zeltēnās. Nē, ļoti ietekmēts, protams, tāpēc... Nē, tāpēc, ka te ir citādāk stundas. Nē. Ziet, Kurzemē vairāk, tāpēc, ka tur ir kaļķainais. Jā, tas ir bezgalīgi Tur ir, protams. Man Ielas bija jautājums vēl. Pirmkārt, paldies par ļoti sirsnīgo prezentāciju, pilnīgi iesila sirds, un es uzskatu, ka ārējuši viena no lielākām vērtībām ir tieši dabas lietas, par kurām jūs runājāt. Man ir jautājums par alejām. Es iesūtīju arī internetā jautājumu, bet šis ir tas brīdis, kad es viņu gribu uzdot. Jo dažas no brīnišķīgām senām alejām, kuras mēs te apkārtnē redzam, diemžēl sāk lēnām aizaugt un pārvērsties par tādiem briksnājiem ar lieliem skaistiem mozoliem vai lapeglēm gar malu. Kas par to tur rūpi? Cik tas ir... Varbūt, ka tas ir normāli, ka aleja lēnām tur apakš pieaug un tur nav jāzaugās ar cirvīti klāt. Nē, es domāju, ka nav normāli, tiem kokiem ir jābūt koks, izsauļots, skaisti viss viņam tiek klāt, saule, gaisma. Alejas ir jākopj, ja viņi nekops, tad ar laiku tie koki sabruks. Protams, brūkošos kokos ir milzīgas vērtības. Ja viņam veidojas vidū stumbrā caurums, tur ir vesela rinda vaboles, kas tur labprāt dzīvo, putni kaļi. Tā ir sava vērtība, bet viņš to izdarīs ļoti ātri, tas koks, ja viņi nekops. Normāli, tradicionāli alejas ir koptas, viņas ir jākopj, ir jājautā ekspertiem, man liekas, ir tāda laba firma, labie koki, kas tiešām saprot, ko viņi dara. Jā, ar viņiem droši vien, kad var, sazināties, interesēties, bet tā problēma vienmēr ir, ja tā aleja ir ceļa nodalījuma joslā un par viņu atbild it kā ceļinieki, tad tā ir katastrofa, jo ceļinieku uzskats ir, ka koks skrien virsū mašīnā. Bet jūs viņam nevarat pastāstīt to skaisto stāstu par sikspārņiem? Es nezinu, ja cilvēks, kuram divas acis un sirds to dzird, kā viņš nesapratīs? Bet viņš taču neredz to sikspārņu. Bet es esmu mieru arī kādu izvest. Tumsiņā, kreisliņā. Nē, Kulberes aleja nocirka tikai skaista ozola aleja, tur bija atrast retā suga un vienkārši formāli iemeslu dēļ. Un arī tāpēc jākar ceļu. Tā kā bojā ceļu, tā kā nevar paplašināt, tā kā nevar uzturēt ceļu, tas tika izdarīts. Tad ir jāsaprot, tas ir vietējo cilvēku atbildību saprast, vai tā mums ir vērtība vai nav. Jo atkal piesieties katram kokam arī nevar teikt, ka šito nekad. Tas ir skaidrs, bet vienkārši ārējuši ir paralēli ar alejām, brīnišķīgām alejām. Manuprāt, arī jā. Man liekas, es, protams, nezinu neko par kultūrvēsturisko vērtību, kur atroši vien ar šiem kokiem. Protams. Bioloģiski noteikti liela vērtība. Vēl viens kompromiss, ko var darīt, vienu brīdi praktizēja, ka viņas nocērt, tā atstāja zemē. Cilvēkiem nepatīk. Tagad kolēģis Kalniņš Mārtiņš bija izmēģinājis metodi, kad no šāda nocirsta stumbra ar tukšo vidu viņš savāc visas tās praulus, kas tur ir iekšā. Bet tur bija zināms, ka ir arī šīs retās vaboles, un viņas tā kā pārziemina, un tagad pavasarī viņš izlaidīs viņas citā dobumā, tā kā pārnesīs viņas. Jā, ļoti labs risinājums. Vismaz kaut kas. Jo skaisti viņas nevar saglabāt.
Bet, ja tas nokautušais loks neapdraud, tad, kad viņš nolūzīs, viņš jau arī nokauts ir dekoratīvs. Vai viņš jāizskaidro līdz 10, un tikai tad jādomā, ka viņš ir jānozēs. Bet tas ir no domāšanas, tā kā. Nu, vēl kas ir ārēšiem, protams, ir gan tās lielās muižas, pusmuižas, gan šīs lauku viensētas, diezgan bagātas ar daudz ēkām. Nu, tas gan mums ies bojā, ar to ir jārēķinās. Jaunās mājas uzceļ tādu māju, piebūvē kaut kādu garažu vēl klāt, un viss. Un nav ne īsti šķūnīša, ne īsti kaut kādu citu. Nav pat tāds bažogals, tur vispār neviena dzīvnieciņa, neviena putne netiek iekšā. Kaut ko mēs zaudēsim, diemžēl. Nu, tur neko nevar darīt. Un par tavu baznīcu nevajag dedzināt. Ja jūs viņu nevajag atstājiet. Sikstārniem arī tās mājas nevajag sasteigt to lietu. Jā, drupas izstāsta nesmūki, drupas nav nekam ir kā devīgas no cilvēku viedokļa. Dzīvnieki pilnīgi bez problēmām izmanto šādas. Kā mēs to visu nedējām? Ja mēs tā pieejam pie šī jautājuma, tad tas atrisina ļoti daudz problēmu. Mēs dzīvojam tādā vidū, kur kukainīts ir ļoti sveitīgs, un mēs... Un tad vēl par stārķiem, jā, tos latvāņus, tos vajag nicināt ar pļaušanu, jums neko nepanāksiet pļaušanu, tad vajag intensīvus maz vairākas reizes gadā. Iesaku indēt, tomēr tais vietās, kur nav žēl un kur uz ūdeni, kur pietiekam tālu no ūdeņiem ir. Vai arī izdurt katru latvāni, ļoti efektīva metode, bet pļaušana viņi vienkārši ierobežos cēsis jau to darīt. Viņš vienkārši neies uz priekšu plašumā, bet tad ir vairākas reizes gadā jāpļauj. Citādi. Viņam ir sakne tāda smuka. Viņu rītīgi, tā kā izduris. Viņas mēdz arī tā saprust. Es izdaru apmēram metru reiz metru bedri. Metru reiz metru. Es dabūju viņu ārā, jo es sapratu, kāpēc viņi nevar iznīdēt ne ar kādu to roundup, ne ar ko. Es sapratu, kāpēc viņi nevar dabūt ārā. Nu, citreiz tā sadurst un tad to roundup. Roundups vispār ļoti slikta ķīmija, bet es pat nezinu, man liekas, ka tas atmaksājas uz tiem atlāņiem, bet viņi vajag ļoti daudz. Viņi vajag daudz, ne, tieši tā. Bet īsti citu variantu arī nav, vai nu rakt. Ne, nu rakt var, no makstīt viņu. Mazos var izrakt nedīgi. Es sapratu savu Nu, un vēl jārēķinās, ka viņš tomēr nu kaut kādu 7 gadu dažādu, to viņam jau ļoti dīdzīgi saglabājas ilgi. Tur jau nāks un nāks tās sēklas, viņi nedrīkst ļaut viņam izziedēt, bet nopļauts viņš izzied jau no šādā augstumā. Ja viņš jutīgs, ka viņš ausmīgi nomāc, viņš fiks izpārdīs to ziediņu, un tad, ja viņam būs sākušas jau gatavoties tās sēklas, viņas arī nopļauts, atstātas zemē nogatavosies. Tā ir šo suņaburkšķa radinieku pazīti, viņi tā dara. Viņi nogatavie sēklas arī. Tad, kad jūs nopļaujat, domāju, cik tas labs izdarīja. Viņš vienīgi dzīvoja. Es tevi paldies, jā. Par stārkiem gribēju teikt, cieniet stārkus, lūdzu. Viņi ir šausmīgi briesmīgi. Viņi jums sit tos zaķus un vēl visu. Bet katru reizi, kad uz viņu paskatoties, jūs domājat, bet viņam tak ir ko ēst. Tas ir arī čūskas, un soļas. Bet vispār viņš ir ražojams. Jā, bet viņš jums liecina, ka viņš problēma šobrīd ar gulbiem, ja viņi nemetīgi karo savā starpā un ir milzīgas gulbi cīņas, tāds nav redzētas. Jā, viņi to rituāli dimtas un cīnās, ir to citi mūs. Nav tik savā starpā vai cilvēks. Es jau viņš neētis. Varbūt vēl kāds jautājums, tad mēs jūtas mums nākas patram prātā, ja mums būs diskusija. Man liekas, šī tēma tāda neizsmeļama, ja? Katram savs pagāms ir ļoti tuvs, un arī kaimiņu pagāms ir ļoti tuvs, un kaimiņu radinieku pagām arī ļoti mīļi tuvu. Bet vajag skatīties, es nolikšu te grāmatiņas vien kaudzīgi. Paskatieties, kas jums ir, kas jums nav. Varbūt jūs kaut ko gribat meklēt grāmatnīcās iedvesmai, uzzināt par saviem kaimiņiem vairāk. Jūs savu prezentāciju varētu būt arī atsūtīt? Tas būtu labi. Droši vien, ka viņi paliek tur. Tas ir līdzi. Labdien visiem! Mani sauc Ēriks Tovers un esmu nometnes sporta koordinators. Es strādāju gandrīz nepilnu gadu.
Sākšu ar to, ka nedaudz nopisoties jau no ārējušu tēmas, par to, ka mums jāsaprot vispār kāds mūsu novadā kopējais tas sporta kakls. Jo citādi ir radies priekšstats pārsvarā jauniešiem, ka novadā nekas nenotiek. Tas nav nekādas sporta aktivitātes, mums trūkst infrastruktūras. Šī lieta diezgan atdalīta. Pats augu, mācījos un dzīvoju Līvos, pat Amatas novadā. Tā kā es ļoti cieši saistīts ar šo te it kā to sporta trūkumu mūsu novadā. Tāpēc bija diezgan īstenībā motivēts sākt strādāt tieši sporta koordinātāru visām novadām. Jāsaka godīgi, ka es vairāk esmu pieķēries šajā gadā tieši Zaugas un Nītavas zonu. Mazāk šeit, Drabušos, Līvos varbūt, jā. Tieši vairāk sāku ar Zaugas un Nītavas galu sakārtošanu. Nu jā, un tad sākot ar to, ka mums, kas tad mums vispār notiek novadā? Es pieļauju, ka lielākā daļa nezinās par šādiem pasākumiem, jo kaut kādā veidā trūkst informācijas, informācija ļoti maz aiziet līdz cilvēkiem par šiem pasākumiem. Ja, vairāk tieši no kaut kā no mūsu mutē, varbūt Twitterī, varbūt vairāk tieši uz jauniešiem aiziet, bet kopumā tas diezgan maz. Tātad mums gads augustā, piemēram, sākās ar ļoti lielu pasākumu Līvos, tās ir ielu spēles, kas uzņem ne tikai daudz dalībnieku no mūsu novada, bet arī no Cēsiņa. Ja, gribam to mēs negribam, bet diemžēl mums jāstrādā uz to publiku, kas ir pilsētā diezgan daudz, un tā ir tā atgriezniskā saite, manuprāt, kas atved burtiski naudu atpakaļ uz novadu. Mēs rīkojam pasākumu, mēs piesaistam cilvēku un brauc ne tikai no Cēsiņa, bet no citām pilsētām. Ļoti svarīgi uz to strādāt. Tālāk mums tāpat notikās olimpiskās dienas, gan ziemā, gan vasarā. Šis vairāk bija skolu sports, bet visnotaļ saistīts ar mūsu novadu. Ferums rīkoja ļoti jauku pasākumu Zaubē, 3 dienas. Un Ferumu piemērs ir ļoti labs. Viņi tātad Zaubē rīko šo sporta pasākumu cīņām, un viņiem brauc ne tikai no Latvijas dalībnieku, bet no Igaunijas, ja, un citām kaimiņu valstīm. Arī šādā veidā piesaistot cilvēkus, ja viņi zina, kur mums atrodas Zaube, ja, un viņi ir gatavi braukt vēl. Arī šādā veidā piesaistot vēl cilvēkus. Tāpat arī Zaubē mums notikās katru mēnesi florbola pasākumi, arī sporta skolu līmenī. Arī beigās ir iesaistījās gan skolas, ne tikai no mūsu novada, arī More, Līgatni. Ja, tā kā tas bija ļoti vērtīgi, jo viņiem interesanti bija atbraukt šeit un piedalīties. Tāpat jauks pasākums bija arī Pasaules sniega diena Ģikšos, kur izcenas jau bijušas ļoti labas slēpošanas tradīcijas. Šo pasākumus arī gribētu ieviest novadā kā tradīciju. Ja, un šis te šoreiz ziemas dēļas izpildu pasākums slēposim amatā. Trasa bija sagatavota, viss bija paredzēts jau pasākumu, bet diemžēl sniegs mums liedz šo iespēju. Tad es gribētu atzīmēt, tāpat mūsu novadā pirmo reizi tika nevalstisko organizāciju konkursu izsludināts tieši sportam. Jāsaka godīgi, cilvēki diezgan kūtri, un vairāk man pat bija burtiski jau jāielai mutē šī informācija par to, ka mums ir šāda iespēja. Un tas kārtējo reizi pierāda to, ka cilvēki nemaz nav īsti tā gatavi rīkoties, darboties tieši šī sporta sfērā. Jo pat palika pāri, principā, līdzekļu finansējums, ko varēja izmantot katrs savu kaut kādu infrastruktūras tieši savā pagastā uzlabošanu. Ja? Cerams, ka nākošais būs vairāk, ļoti ceru. Ja? Un tie, kas jau pieteicās šogad, tie arī attīstās. Tas bija ļoti labs, ļoti laba lieta, ko tā. Tālāk, runājot par infrastruktūru, novadā arī tika iegādāti florbolvārti, Zaubē, futbola tīkli, tas ir arī Zaube, Nītaure, Līvos šogad taisam vēl vienu volejbola laukumu. Arī tas uzstādījums varbūt no vadību bija vairāk tieši jaunieši piesaistīt vasaras periodā. Jo lielākoties mums jaunieši vai nu mācās vai kādu dienu braukā tomēr uz pilsētu vai Rīgā dzīvo un strādā un vai ārzemēs un tieši vasaras periodā atgriežās atpakaļ un viņiem vajag šīs aktivitātes nodarbības kaut kādas, ko mums varētu darīt. Un
tas doma ir tieši par pludmales volejbolu, ka mēs katrā pagastā tad ierīkojam pakāpeniski šos volejbola laukumus un tādā veidā sasaistot visu novadu kopā, mēs rīkojam posmus un cilvēki brauc un piedalās un cilvēki arī grib piedalīties. Mums ir tik daudz cilvēku atbrauc uz turnīru, mums nav vietas, kur uzņemt, mums ir jāatcer cilvēkiem. Tā kā tas ir ļoti pozitīvi, jo grib jau spēlēt, grib darīt. Nav tā, ka negrib. Tā kā es ceru, ka ir nedaudz priekšstats radies par to, ka mums īstenībā novadā ļoti daudz kas notiek. Nav tā, ka nav nekā. Un tagad pievēršoties varbūt tieši ārējušu fórumu ietvaros maija beigās tādu startu šāvienu izmēģinājumu es gribu sarīkot nojošanas pasākumu, kas, manuprāt, ir arī, kad es stājos darbā, viens no tiem uzstādījumiem bija, ka šeit sporta pasākumi jāmēģina sasaistīt ar kaut kādiem turismu, rokā turismu tomēr iet, ka tas notiktu viens no zaubējot, tur ir mums tas pieejams, šeit ārējušos mums ir ļoti skaisti, un ļoti liels potenciāls, lai tieši varbūt šādā nojošanas, piemēram, pasākums iedibināt. Skatīsimies, kā mums sanāk šīs maijā pasākums, bet tas varētu notikt vairākas reizes pavasarī. Līdz ar to viņi atbrauc, viņi piedalās, ko viņi redz, mums kādas šeit ir iespējas, ja, un viņi brauc vēl, viņi atbrauc ar ģimenēm. Un šādā veidā piesaistos to cilvēks atpakaļ. Jā, šis būs maija beigās plānots pasākums. Un otra lieta būtu varbūt, ko vēl nezinām, vai tas izies tā cauri, skijorings. Tāda lieta mums novadāja parādījusies. Cilvēki brauc ar močiem un slēpjām aiz muguras. Nezinu, vai tas var notikt uz ārējuša ezeru. Cilvēki domā, viņi uzskata no organizatora, ka viņi gribētu redzēt šīs sacīkstes šeit, bet redzēs, kā mums tas viss notiks. Un otras puses mēs nevaram arī jaukties ļoti daudz kaut kādas sporta būvas taisīt ārējušos, jo tomēr tas ir tas vainaviskais skats, ka tur nevarēs būt pie ārējuša ezera, tur pludmales volejbola laukums vai vēl kaut kas. Tomēr mums ir jāmēģina sadzīvot, es uzskatu, ka šādi tieši Drabišos to nojošanas ieviest. Nojošanas pasākums. Domāju, ka tas būtu ļoti vērtīgi. Kurš datums pēc? Bet zin kā datums arī kaut pēc, jo mums ir jāsaskaņo ar instruktoriem. Mums brauc instruktori un tā kā it kā 23. maijas noliks, bet tikpat labi tas varbūt arī 30. Jā, otra lieta īstenībā, ko es tā saskāros pirmajos mēnešos arī strādājot, patiesībā daudz cilvēku mums nav tik ļoti atvērts sporta pasākumiem un ka viņi notiktu īstenībā, jo citam tur traucē mieru, citam tur bumbas krīt dārzā un vēl visādas lietas. Tā ir realitāte. Pirmais, kur es jau saskāros, ka man bija kaut kādi 7-8 gadu līgos. Tur mēs visu laiku mēs karojām. Nojotājiem šo iebildumu. Nē. Tieši par kaut kādiem futboliem gājumiem. Vistrākākais ir tas, ka tās, piemēram, tās pašas, teikšu, tantes, ja, viņas sūdzās, vai jaunieši mums nodzerās, un tad, teikšu, tādu vārdu jau pieturās, sēž un neko nedara, ja, bet tai pašā laikā nemaz negrib, kad mēs uztaisam kaut kādu sporta būvis, piemēram, vai kaut kādu laukumu, vai kaut kādu futbolu, ja. Dzēsīs ir tieši tā pati problēma. Tur vārds futbolu ir savilcējiem, ja, un nav mums tīklu, un tā kā tas ir vispār kopumā Latvijā diezgan liels problēma. Katrs vēl kaut kā ļoti to deķu uz savu pusi. Tikai tām savām nodarbībām kaut kā atvēltu laukumu un aiztais ciet. Netaisīs tādu pieejumu, tas diezgan trākīs. Es vēl tam arī gribētu pasūdzēties, un es noievar Latviju ārējuši no... Lai slēpo pēzaru bez moču, to trobēlu tomēr, šeit nav meži apkārt, jā. Tā trobēla aizies, labi, ja vienu dienu svētdienu, tad varbūt tas vēl prāt. Bet es slēpēju bez moču arī mums slēpēju. Mums tad raizkumā notiek šitais pasākums. Bet jauniešiem vajag to. Nemaz tik bieži, 4 ziemās.
Ir jau iespējas, ka tas esas nesas. Jā. Vasarā viņš tikai nevis. Tas varbūt arī nebūs tikai ārējais. Mēs jau tieši skatāmies arī tādus, kā, kur mēs varam iedzīvināt to mūsu reģionu, kur varbūt nenotiek daudz. Mums īstenībā ļoti daudz tie ezerīgi, mēs skatījāmies vairākas iespējas, ka tas varētu būt arī Zaubas, Skujienas pusē, ja tas var notikt. Jo tas ir tāds sportpēc, ka viņiem no vienas puses vienalga, kur aizbraukt. Viņi vienalga, kur brauc, jā. Viņi brauc, noteikti tie posmi, noteikti ne jau pats ļoti pazīstamos, ja tas labi cēsīs, kas lielais. Tas ir Lērmanē un tādās vietās, kur jūs Cārku ezers. Asaru ezeru nevajag, uz Asaru ezeru nevajag, tas ir ļoti savas. Tā kā tā ezeriem ir, kas te mums vairs nav. Nē, nu vispār, tu beigās saprotam, ka nevajag labāk. Un ja var, tad vasarā labāk. Jā, vasarā vai esot? Svarīgākais kopējais ir jāsaprot tiešām tā atgrieziskā saite, jo tagad arī notiks tas turisma rallijs ar mašīnām, ja? Tas varbūt nenesīs tai mirklī kaut kādu mums tādu dienas un novadā, ja tie ir jāstās visu laiku spriež, ka tas viss nāks atpakaļ. Viņi ar ģimenēm saka, ka atbrauks atpakaļ, viņi atbrauks vēlreiz tos turismu objektus apskatīties, un mums viņi pietiekami daudz, un visu laiku šādā te veidā ir jādarbojas. Mums ieguldam ar mēģi skatīties, kā tas nāks atpakaļ. Tādā veidā ir aicināt strādāt. Es ko tu domāju, ka aicināt netas daudz finansējumu nomērķētajos par šos ārējušos velo mūjotāju maršrutus uz tās bāzes, kas mums ir šobrīd, tas tur vajag tikai krāsas mūļu. Varbūt ir. Domā, kur ir? Nē, par visu, ceļiem tur, vai var arī to pašu kruspunktu sistēmu taisīt, uzlikt cipriņu kruspunktos. Es vakarien kā reiz izbraucu visu to distanci, ko es plānoju, kā tur varētu īstenot tādu ierīkot, ka kā tie, kas mūjo, tad var tā kā regulāri to darīt. Viens, divi, un izbraucu ar mājām, arī, kas dažiem parunāja, ka nebūtu pretī, jo viņi pie tā pieraduši, ja visi man teica. Un vēl viena lieta, arī vēsturiski ārējušos pirms 100 gadiem notikuši dažādi slepojumi. Vērts palasīt pie vēstures materiālus, tur ir bijis slepojums ārējuši cēs. Ja tu var šodien šīs... Nē, šīs ziemās, tas nekā to jau var pavērstošanās. Kājām lieta? Jā. Tas slepojums vai gaismas? Slepojums, ja viņi notiks, tad Viena, jā, patstāvīgi, tikai iegūt nav, tāds patātos kopējo. Viņš vēl štājas, jo viens vēl slimu. Izslist. Tā ir. Kājām ļoti mēs atbalstīsim nojoši paši. Labi, lai ir. To mēs ejam atbalstīsim. Šautuvo vajadzētu. Šautuvo viena pasakiet vēl kaut ko par šautu. Troksti un īpašajām prasībām šautu. Tas hokeja laukums jau bija ļoti labs, ka šogad ir neveiksmīgi ziema, bet kādiem cilvēkiem ņēmās. Tas iegūtības. Nu šogad tāda neveiksmīgi, bet parasti jau tomēr izdodas. To gan nevajag, man liekas, likvidēt. Nu, 2 gadi jau sanāks, kā katru gadu ieguldījumi jau Lorti, jau Dēļ. Bet tas, kā viņi tur strādāja, kā viņi ņēmās, kā tie jaunieši ņēmās, man liekas, forši. Jā, protams, katrai paudzē jau visi aizpacām. Un es viņus reizi nedēļā tur tikai redzēju, tad, nu, viņi katru vakar to darīt. Tas ir Bet pēc 5 gadiem mums republikam dzīvot. Varbūt ir kaut kāda cita sporta veida, ko ejams to nezinu. Prātus uz kāds vietiem. Nē, ziemas mums ir kādas tādas, kādas ir jādas. Veldējums Es domāju, ka interesanti jums jāuzsīties, ja ceļu ar ēļu. Poker tu nevar sākt. Nu, tad būtu ženīmais. Jo arī e-pasts ir atrodams Saunas novada mājaslapā, un ja ir kaut kādi jautājumi un vīzijas vai kaut ko gribam organizēt, ja tas droši ir jāsaka. Jā, tur arī telefons arī ir tagad variāli. 286 0, 2 877
Jā, 7. Jo ir, protams, daudz, tad ir tie sporta veidi, kas man personīgi tur patīk vairāk. Vienmēr bijis tajā vietā, kur ir konkrēti tas cilvēks, kurš ar to nodarbojas, kurš vairāk arī virza to savu, vai ne? Bet ir tik daudz citas lietas, ko tu mēs pat nenojaušam, kurš kaut ko dara. Ar to pašu skievarību, ja viņi atnāca pie maniem, ja, ka viņi to nodarboja. Līdz ar to mēs esam redz, līdz kam ir attīstījies viņi. Tikai nedīgi. Jā.